ir viena tāda baigā fiška, ko es gribēju ātri iemest. Mēs bijām dažādi iemesli dēļ, viņš mums beidzās diezgan letāli. Īstenībā es esmu pats iemācījies viņus uztaisīt. Dāmas un kungi, sveiciens atpakaļ Pūr Baltikas TV, bazars pie Vītola. Un šodien mums ir viesis, ko jūs laikam visu vairāk esat šajā gadā gribējuši un vispār visos gados. Viesis, kura pēdējais podcasts man nācās viņu izdzēst no YouTube. Viņš ir pieejams tikai Patreonā, jo dažādi iemesli dēļ viņš mums beidzās diezgan letāli. Šodien tā nebūs, jo kāpēc mēs ar Kristapu par to parunāsim. Un tas ir neviens cits kā Kristaps Blušs. Jā. Čau, Labdien. Priekā. Prieks, kad atradīja laiku atbraukt. Mēs īstenībā ļoti ilgi jau runājam par to, ka mēs gribam satikties un uztaisīt podcastu, bet visu laiku kaut kas notiek tev, tad man, un mēs ļoti ilgi neesam to darījuši, un arī šajā studijā mēs neesam neko rakstījuši, tā kā man ir riktīgs prieks, ka atrad laiku atbraukt, un jā, forši. Nu jā, tiklīdz uzzināju, kad mūsu iepriekšējais streams ir Patreonā. Jā. Patreonā. Viņš jau bija arī YouTube. Jā, un es saprotu, ka ir kaut kas jāatjauno, un, jo es jūtu, ka man skrīt skatījumi YouTube, un vajadzēja kaut ko atjaunot. Jā, tad šodien mēs esam atkal šeit, un zini kā, es īstenībā šoreiz rītīgi sagatavojies nekā cits reizes, par cik mēs visu to pasākumu darām skaidrā. Tad man ir jautājumi arī, un es arī savā Instagramā pajautāju cilvēkiem, lai ierakstu tev tā kā jautājumus. Un es sarakstīju, te būs arī tādi nērti jautājumi, kas tev varbūt nepatiks. Ja tev viņi nepatīk, tu droši viņus tā kā ignorēt, bet man te ir kaut kādi. Zigājs, lai pielaizītos vietējums, var pateikt, šodien Liepājā bezvējš, bet es no Rīgas kā vējš atplēsu. Jā. Liepānieki kaut kāds 2 komentārus tikai uzrakstīja. Tā kā tas tā, jā. Tikai, jā? Man liekas, ka jā, 2 tikai tie. Un, tāpēc, ka mēs, tāpēc, ka nav piekdiena, tāpēc, ka nav 10 vakarā. Mēs šodien runājam, ka mums šodien ir pirmais ieraksts mūsu dzīvē, ko mēs kopā vadām, kurš ir ierakstā, nevis dzīvē, jo mēs parasti gāžam dzīvē. Tāpēc arī tos jautājumus gribēju pajautāt cilvēkiem, jo man liekas, jau forši pašam te kaut ko gudrot, bet vēl foršāk, ja paši cilvēki var iedot kaut ko viņi grib tev pajautāt. Jo parasti dzīvē bija forši, ka varēja pajautāt. Bet mēs apsolījāmies, ka šis ir mūsu pirmais un pēdējais dzīvais ar Kristapu. Bet viņš jau ir dzīvais ieraksts. Viņš jau nav ierakstā, viņš ir dzīvais ieraksts. Bet cilvēki mums nepiedalās. Es netaisos neko pārrakstīt. Vienkārši kā būs, tā būs. Nē, tas jā. Tagad 15 minūtes norunāt, un tad sākam no jauna. Jā, to mēs nedarīsim. Tā nebūs, Tas viss muļķības, ko mēs sarunāsim, arī būs iekšā. Jā, jo man liekas, tas tā kā dzīvais online ieraksts ir foršs, ka tev kāds online var uzdot jautājumu, un tas te viss sit un pārmetas kaut kādu citu tēmu, un tad atkal var noņemties par kaut ko citu un neiet pārāk dziļi kaut kādā savā. Man tas īstenībā mazliet ir pietrūcis. Jūs rakstiet komentāros, jūs gribat dzīvējos kaut kā, un kurā dienā īstenībā jums būtu labāk, un ap cikiem jūs parasti būtu gatavi ieslēgt uz pāris stundām mūsu dzīvos paklausīties. Es domāju, ka mēs vispār varētu kaut kad vienreiz pamēģināt un Viktoriju paņemt un ar dzīvo Viktorijā palaist. Tas izbauda bomba. Un beidzās, un tad ir balla un bārs vaļā. Tā būtu bomba, klausies. Tas būtu riktīgi labi. Bet tev būs jāsagatavo ļoti daudz autobusu stāstu. Jā, tiklīdz. Es esmu gatavs šovasar jau, jo es tā ciešos joprojām. Es esmu tā nocieties. Es zinu. Šitā vasara būs baiga vasara. Jā. Kāpēc Kristaps to saka? Tāpēc, kad šobrīd drifts viņam nav prioritāte. Pat ne numuri tur 3 vai 4, bet viņam pirmajā vietā ir, pastāst īsumā, kas tev šobrīd notiek. Jā, man, pastāst, kas notiek baigi daudz, kas, bet tieši ar šo jāsāk varbūt ar ko tas sākās. Jā. Ar ko tas sākās? Jā, ir 2027. gada rudens, ir garie tumšie ziemas vakari, ir pasēdēšanas, ir trakās decembra. Mums ģimenes un draugu lokā decembris ir vistrakākais. Tur katru otro dienu ir kādam dzimšanas diena, vārda diena vai kaut kāda vēl balle, vai tur arī visi svētki iekrīt. Un tas decembris ir tik traks, kad vienkārši es
uzkāpu uz svariem decembrī un skatos, kad viņi lūst krakšķi. Es uzkāpu virsū, Cik pirms bija? ieraugu svaru, svari jau sāk krakšķēt jau. Un tad man nāca leģendārs piedāvājums, iespēja nostartēt vai pamēģināt noskriet maratonu. Kas ir pilnais, ja? Rīgas maratons. Vai tu vēlies noskriet maratonu? Bet, līdz tam pilnais vai nepilnais vai bērnu dienu, to es izstāstīšu vēlāk. Labi. Bet, uz ko es labu laiku domāju, un es domāju, tā kā varētu, nevarētu. Un tad es gaidīju brīdi, ka tā iedvesma atnāks, un vai tā stadija būs, kad es pēkšņi paņemšu to telefonu rokā un atbildēšu, jā, es esmu gatavs. Un bija tāda, man liekas, kaut kāda pirtsdiena. Bija tāds liverīgs noskaņojums, un es tieši tajā stadijā, kad tev apņemšanās vislielākā, kad tu esi, visa pasauli ir es sapratu. kājām un jūra līdz ceļiem, tad es rakstu, viss tavai, es metos iekšā. Jā, un tas arī, sacīts darīts, zin kā. Un no 1. janvāra, man principā sākās gandrīz jauna dzīve, un skriešana kā tāda, kas beidzamo reizi, nezinu, tā intensīvi skrēja vidusskolas normatīvas kaut kādas skriešana, kas man vienmēr liksies visneinteresantākais sporta veids. Nav kam dzīties pakaļ, neviens tev neķer, nav ne bumbiņa, ne šaiba, ne kā, un vienkārši skrien pats ar sevi, uz kurien tu skrien, priekš kam tu skrien, kas tev nav ko darīt citu kā skriet. Bet tas tā pavēra jaunas tādas vēsmas, un jau man laikam jāsaka, patīk skriet. Kā tas bija sākumā? Tu saprati, ka tā tev ir izaicinājums? Tu saprati, ka tā varbūt nav tā interesantākā lieta, ko darīt? Un tad, kad tu sāki skriet, tu vienā brīdī paķēri arī tādu mazliet kaifu no tā visu, vai nē? Es tieši kā es tagad intro izstāstīju, cik ļoti man asociējās un cik ļoti patīk skriešana. Es to izstāstīju trenerei savai, starp citu, man treneri ir Jeļena Prokopčuka, kas ir tā kā grāns, Latvijas un vairākus starptautiskus maratonus vinnējis. Un es viņai to visu izstāstīju. Un pirmo mēnesi man nevajadzēja skriet. Man vajadzēja iet. Viņi man lika iet vienkārši ātrākā, lēnākā tempā. Es vienkārši staigāju pa Rīgu. Un es nekad nevarēju iedomāties, ka 1 stundas laikā tu vari tik tālu aiziet. Cik var nostaigāt? Ārprāts, jā. Es aizvedu bērnu uz treniņu, man 1 stunda laika. Es no Daugavas stadiona aizgāju gan centrālu cietumu, pārkāju pāris sliedēm gar Maskačku saucamo rajonu līdz Lāčplēša ielai un pa Valmieras ielas aizgāju atpakaļ. Tā kā pus Rīgu izgāju vienkārši stundas laikā. Ļoti intensīvi un ātri ejot. Jā. Jo tā es mēģināju savu ķermeni pieradināt pie tā, ka tagad vecīt mēs nevis brauksim, bet tagad mēs ar kājām strādāsim. Un tad pēc mēneša jau bija pirmais. Un tad vajadzēja sākt skriet, un tā es tagad jau 4 mēnešus. Cik tev jānoskrien maratonā? Es pusmaratonu skriešu. Cik tas ir? 21 km. Arī izaicinājums. Jā, mans mērķis ir zem 2 stundām trāpīt. Vismaz. Okay. Un cik tas vispār tādā balansā? Man nav ne mazākais jausmas. Tas ir, kurā brīdī skaitās krūti, līdz kuram brīdim? Tas ir apmēram, lai tu noskietu 2 stundās, tev vajag skriet 5 minūtes 40 sekundes 1 kilometru. Tā kā 5,5 minūtēs, ja tu skrien kilometru, tad tas skaitās labs rezultāts. Saprotu, labi. Tur vēl 5, 6, 7, varbūt 10. Tā ir vilkšanās. Teiksim, kaut kāda 7, 8 km stundā tas jau ir ātri iešana. Tā kā, ja tu skrien 7 minūtes kilometru, tad tas neskaitās, man liekas, bet, ja tu tajās 5 minūtēs, pieņemsim, tur vidēji kaut kas, cik tas ir grūti vispār, tagad, kad tu esi pamēģinājis, tev tagad palicis mēnesis līdz maratonam, ja? Jā, tagad ir precīzi mēnesis. Jā, tagad, kad mēs rakstam, jā. Un kā tev sajūt, tas būs to saucamo tempu, visu to nomaļšīt? Šobrīd izskatās ļoti labi, jo neskaidrs, ka pirms 2 dienām es hokeja treniņā salauzu mazo pirkstiņu. Man šaiba trāpīja pa slīdu,
Man ir mazā pirkstīna lūzums, tā kā es bišķītas ārā, bet es ceru, ka es ātri tikšu atpakaļ, jo to darbu, kas ir ieguldīts un strādājot ar tās sfēras profesionāļiem, negribās absolūti nevienu pievilkt. Jā, tad tur baigā bliceri. Līdz galam noiet, jā. Jā, un jūs saprotat, ka jūs tur esat veseli tādu komandiņu, jā, jums tur savs čatiņš viss notiek, jā? Jā, mūs sauc pa vēstnešiem. Tu esi influenceris tagad? Es esmu, jā, oficiāli Rimi maratona influenceris. Jā. Okay. Un, jā, tie, kas man seko, varbūt viņi ik pa laikam redz, jā, jo tas īsti nav tā kā mans paraksts, jā, likt selfijas ar kaut kādām parkiem un vēl kaut ko. Kaut kad man no drift vidas Elīna, man liekas, teica, ka ir kaut kādas memes jau, kur es esmu savu selfiju taisījis, varbūt, kur es kaut kādā parkā kaut ko noskrējis, bet aktīvie nākamā drifta paudze jau salikuši man fonā ir aitas, kaut kādu ganāmpulkus un kūtis. Un tu zini, ka Vācijā diezgan daudz tavu mīmu staigā? Nu, tā kā... Kaut kādas staigā, jā. Pašam ir diezgan daudz telefonā. Un es pats interesantākais, ka viņi, ja mēs varbūt kaut kādus gadus apakaļ kaut ko palaidām mazliet Vācijā, ja, tad ir interesanti, ka pēc gadiem viņi kaut kur parādās, kāds kaut kur ieliek. Nu, kā, jā, īstenībā es esmu pats iemācījies viņus uztaisīt. Jo es baigi tām jaunajām tehnoloģijām neesmu uz tu, jo mans vispār pirmo reizi zinu, kur es iPhone vispār iepazinos. Nu, vispār tā kā mēģināju pat iegādāties. Mēs braucām uz Krētu, uz vienu drifta pasākumu, un ostā gaidot kuģi, man pienāca viens melnais, saka, iPhones. Tad vēl bija kaut kāds 3., 4., viena no pirmajiem iPhone'iem. Es tikai zināju, kādi viņi izskatās. Baigi labā cena bija. Es paņēmu viņu. Tas bija īstais iPhones, jā? Un tas čāls baigi ātrais pazūd kaut ko. Jā. Un tad, kad viņš ieslēdzās, bet tur iekšā bija kaut kāds Tetris. Tas bija Androids iekšā, vai ne? Jā, un tā ir man pirmā pieredze ar iPhone. Nav tā labākā, bet tagad, pasies, es iemācījies, man ir kaut kāds 11, un tagad es māku jau savējo kaut kādu. Beidz, tur visu kaut ko māku. Tur pēc montēja vidiks un tāds visādas lietas darīja. Pieliec pirksti ilgāk patur, un tad iezīmējās. Jā. Tā tur ir, jā. Jā, īstenībā, tā, ko es te esmu vispār sarakstījis, ļoti daudz tas sākums, ko es vispār gribēju saprast, ko arī cilvēki vispār prasīja, ir par driftu kopumā, kad neredz tev šobrīd uz lielās skatuves vairāk, un vispār tā kā jautājums ir, ko tu šobrīd dari dzīvē, kādas tavas prioritātes, skaidrs, ka jūs joprojām būvējat spicākos drifta auto pasaulē, bet kas tev kā drifterim, kā profesionālam sportistam, kas tev vispār tur tajā sfērā vispār notiek? Jo daudz rakstīja, kas man te ir tajos jautājumos, ko es vēl neatkārtošos, bet cilvēki man Instagramā prasīja par to, vai tev tur, kad tu brauks pilnu Drift Masters sezonu, ka tur būs tas, kāpēc, kur tu esi pazudus, varbūt, jā. Kas tev notiek vispār? Kā? Vispār ir šī bēdīgs, esmu tādu jautājumu dzirdot. Es vēl neesmu līdz tiem jautājumiem ticis, klausies. Pagājuši gadu vēl tepat pusgadu atpakaļ, tā ka visi jau puišaļi, visi jau bija jau pampers uzvilkuši un jau sedziņām gulējas Spānijām vilku vienkārši mēģināja kreklu pārplēst. 4. vietu izcīnīju FIA drift čempionātā. Es man baigi tuvu bija, lai dabūtu uz medaļām. Tur tas laiks bija drausmīgi sūdīgs, jā, bet cīnījos normāli. Un man tiešām likās, ka te tūlīt, ja es 2. gadu pēc kārtas vinnēšu, tad tas būs tā kā fenomenāli. Tas jau, es nezinu, pēc pirmās reizes man iedeva 3 zvaigžņu gada balvu tehniskajos sporta veidos, kas būtu pēc 2. vienkārši tur, ko iecelt. Es domāju, ka varētu mierīgi pretendēt uz CSDD kaut kādu valdes locekli, un tad es beidzot sakārtot to satiksmi un nolādētu Latvijas. Jā, bet tev 4. vieta. Pa 4. vietu, jā. 4. vieta, lai cik jocīgi nelīgtos, vienmēr esmu teicis, ka 4. vieta ir koka medāls un arī Latvijas drifta apbalvošanā. Man tiešām Latvijas automobīļu federācija bija pacentusies un izgravējusi no koka visu to FIA medaļas, to visu simboliku, un tā arī pasniedz. Visvieglākā, laikam tikai karbona medaļa ir vieglāka par to, kas man ir.
Un atbildot uz jautājumu, labi, tu brauc, tu kaut kur parādies, jā? Nu, rekur. Sāksim ar to, kad šogad, man liekas, ir vispār jubilejas gads. Man ir 20 gadi profesionālajā autosportā. Okay. Jo mēs 2005. gadā sākām braukt nacionālajā klasē. Tā kā 20 gadi? 20 gadus, jā. Cik tev gadi ir? Man ir 34. Nu, lūk, redz, tev kaut kādas pirmās disences, pirmās bučas bija, kad es jau mācījos nacionālajā klasē. Un tā kā diezgan daudz ir, kas pieredzēts, izdarīts, un jo vecāks paliec, jo vairāk ar lietām visādām apaudz. Un nav jau vairāk tas drives un tas freestyles, kas ir 30, 25, 30, 35 gados, lai tu varētu pilnībā veltīt sev pilnai sezonai, vai tas ir Amerikā vai Driftmasterā. Vēl kaut kur ir lietas, kas ir ikdienas saistītas ar ģimeni un visādām saimnieciskām lietām, un arī kaut ko gribās ārpus tās trases pabaudīt, aizdomāties varbūt, ko es 60 gados darīšu, vai uz kādu lievenīšu, vai kādā laivā es sēdēšu un tā tālāk. Un tāpēc ir tā, kā ir. Skaidrs, ka varētu strādāt varbūt pie sponsoriem, un, kas man maksātu pietiekami daudz naudas, lai teiksim, es varētu nopelnīt vēl ar to, ko es daru. Bet man liekas, ka tas tomēr laiks ir garām, un tā vieta, nezinu, kur mēs esam nonākuši, kur mēs esam, un laiku pa laikam kaut kur parādīties, ir pilnīgi ok. Bet nesēžot uz vietas, protams, kad mēs ar komandu un manējo platonisko gultas biedru Hariju domājam, kā to HGK neatstāt putekļos, un kad ir domas kādas jaunos talantus atrast un nosēdināt pie HGK stūres un palaist viņus lielajā pasaulē. Ok. Tad, jā, jūs jau domājat par jaunajiem džekiem, palīdzēt viņiem kaut kā, pat tai pašā laikā HGK brainu parādīt ar ātrām tačkām, un tu parādies kaut kādos šovos, kaut kādās gonkās, kaut kur ik pa laikam, kad uzsit asini, ka gribās pabraukt, ja? Jā, protams, jā, es vienkārši, lai kaut kur pavizinātos, pats adrenalīnu paķertu, kas ir nenormāls kaifs. Tas grūsts nonāk līdz tām sacensībām ir tas grūtākais, un kas man principā tas process, kas vairs neinteresē. Bet tas brīdis, kad iekāp tajā mašīnā, tad jau aizkrīt tieši tāpat kā pirms 10, 20 gadiem. Tas ir vienkārši tev tā kā bulim, vienkārši sarkan lupet un pilnā gāzē. Tā vienkārši runājot, negribās to visu čakar, kas ir, jo tas ir, jo nav, jo cilvēki jau īstenībā es to mazliet esmu redzējis no malas, jo jūs esat šausmīgi daudz gadus jau filmējis par to, ko tas nozīmē vispār to visu dabūt tur, vispār lai būtu nauda, lai līdz turienai visu to dabūtu, un tad vēl braukšanā, un tad ir, kad tomēr tās naudas ir lielas tajā sportā, cilvēki gulda iekšā, un tad, lai arī tā tehnika būtu konkurētspējīga, un plus vēl tas viss laiks sagatavošanās, šausmīgi daudz lietas īstenībā. Tas jau nav tā, ka tu iekāp un vienkārši... Tieši tā, jā. Problēma ir diezgan liela problēma manī, jo es esmu kaut kādā ziņā perfekcionists, ko es daru. Un, principā, viss tie 4 Amerikas gadi mums nebija neviens menedžers, kas kaut ko darītu, kārtotu vai organizētu. To visu darīja, principā, 90%. Es valdes, tā kā mums bija komandā, ļoti daudz, protams, palīdzēja. Bet tu dari to visu maksimālā līmenī ar resursiem, kas esi tu pats. Tu nepiesaisti nekāds ārpakalpojums, līdz ar to tu iekonomē naudu un tu pilnībā kontrolē, kur tu gulēsi, kur tu brauksi, kur kas paliks un tā tālāk. Tu nepaļaujies ne uz vienu, tik līdz tu paļaujies, tā ir kaut kāda feili. Un, ja ir feili, tad es to nevaru pārvārīt, tāpēc es vienkārši kaut vai 20 stundas diennaktī strādāju, bet es daru to pats, un tad vismaz man ir pilnīgi kontrola par to visu. Un, tā bieži vien es saskāries to, ka tā ir man lielākā problēma, ka es nespēju uzticēties cilvēkiem, kaut vai tāds elementārs darbs, kas man varētu ikdienu atvieglot, un tad es vienkārši, principā, tajā Amerikā arī es tik ļoti izdegu, kad, tur
morālais stāvoklis bija diezgan zems. Burgeri lidoja. Es atceros, bija diezgan traki. Es brīžiem to, ko cilvēki neredz kamerā, bet... Tas bija 18. gads, tas arī bija 4. tāds fināla gads, un man liekas, tā arī bija, principā, tā nebija, tas bija 17. gads. Jā, un Irvindēla tā bija. Tā bija Irvindēla 17. gads, un iedomājies, mēs pēc tam vēl 18. gadu visi nobraucām. Un es varu izstāstīt to situāciju no manas puses. Mēs piebraucam, mēs tikko esam ielidojuši, jūs jau bijāt atlidojuši. Mēs mūsu, nezinu, valdes vai kas mūs savāc aizved laikam līdz tur pie trases, kaut kur mēs tikāmies. Un es vēl sēžu mašīnā, es vēl neesmu izkāpis ārā ar jums sasaicināties, un kad jau redzu, ka Kristaps atvēzējies ar vienu cheeseburgeru, ka triec kaut kur, es nezinu, vai tu viņu met valdim tajā brīdī, vai tu viņu met pret zemi, bet tu biji ļoti dusmīgs. Labi, tur tas fons bija baigi. Mēs ieradāmies neforšā momentā, jums uzsprāga dzinējs, man liekas, uz Dainava, ne? Nu jā, redzēji, tas jau arī vesels stāsts, tur jau pat filma par to viss ir, kā viena mašīna beidzās un kā otra pēdējā brīdī ieradās. Tā kā jā, redzēji. Jā, to filmu jūs varat YouTube, Robijorks kanālā noskatīties. No defekta izrādījās. Tas priekš mums kā satura veidotājiem jau bija krūta. Tas jau... arī mums bija reāli, tas to Eurofighter, man liekas, tā kā vispār, viņš pat nebija vispār iebraucis trasē, ka viņš jau bija kļūst slavens jau. Jā. Tas viss tā drāma. Viņa jau bija plānots tikai vēlāk izlikt Semas autoizstādē. Viņa nebija... Jā, tas stāsts ir baigais apakšā. Jā, bet īstenībā tie visi stāsti ir ne jau tu uz viņiem esi gājis vai plānojis, un tad tu šitā te, ka tu ar 3 rokām mēģini izdarīt to, ko 10 rokām būtu jādara, tad arī tādi visādi brīnumi izlec, un ja ir blakus, kas to iedokumentē, tad ir interesanti apstīties beigās. Jo... ja mēs atgriežamies mazliet atpakaļ, tad tas, kad tu pa daudz lietas darīji, un plus vēl tev ir jābrauc, un tad ir viss tā koncentrēšanās, un viss tas jau bišķi čakarē visu to pasākumu. Tu nespēji vienkārši normāli, bieži pat tu nevari patrenēties tik daudz kā citi, jo tev jārisina visādas problēmas, un tad jūs ar Hāri tur cīnaties, un tas vispār fenomens ir. Ja mēs paskatāmies uz kaut kādu, tur tādu, nezinu, to pašu Gitinu Mustang komandu, kas tur notiek, kādi tur cilvēki daudz ir, cik viņiem tas viss tur ir tādā budžetā, un tad esat jūs 2-3 džeki, kas mauc, un principā viņus tur diezgan bieži izsit ārā no tās. Tur jau vēl pa virsu visam tam bija tā ķīvēšanās, kad mums bija telpas vēl joprojām pie Biķernieku trases, ceļu satiksmes drošības departaments. Tātad zeme piedara privātpersonām un ēkas piedara valstī, tā kā CSDD. Un kaut kas tur kaut ko nevarēja sadalīt viens uz otru, tur visu laiku kaut kādas tur tos iesniegumus raksta, un pa virsu tam, ka mums jau Amerikā jau vienkārši jau pēdējos matus no galvas rauj ārā, tev atnāk ierakstīt vēstuli uz e-pastu no Aksēnuka kunga, kas tajā laikā bija Biķernieku trases priekšstādātājs boss, kad lūdzam atbrīvot telpas stāvlaukumu 30 dienu laikā. Apmēram tev tā kā vēl biznesu mēģina, kā tu beidz vēl skapējis visus uz Amerikas aizvedis, lai varētu tur nostartēt, un tev vēl Rīgā atsūta vēstuli, ka mēs jūs metam ārā pēc 30 dienām tā. Tā kā, tas ir burgeri, ka lido pa gaisu, tas pats mazākais. Jā. Vispār, ja mēs tagad sasumējam visu to Formula Drift, kur tu nobrauc kopā sanāk 4 gadi? Jā. 4 gadi, ne? 4 gadiem. Jā, un tagad sausais atlikums, kad ir visi nomierinājies, esat tālāk darbojušies ar tieši autiņiem, būvējot tačkas, būvējot kitus. Tu jūti bija kaut kāds prikols vispār braukt uz Ameriku, to visu darīt? Protams, Amerika vienkārši. Tur ir kaut vai statistika 2015. gads vai 14. gads mēs piesakām sev, ka mēs braucam uz Ameriku. Tajā laikā, man liekas, man kaut kāda meitene no Baltkrievijas bija uztaisījusi Instagramā kontu. Jo es tajā laikā Nokia staigāju. Vispār, es nezināju vispār, kas ir Instagrams un Facebooks. Viņi uztaisīja tos kontus kaut kādus. Un mēs braucam uz Ameriku, man ir kaut kādi nepilni 10 000 sekotāji. Mēs atbraucam pēc
3 gadiem atpakaļ man ir pāris 100,000. Vienkārši tā kā atbraucam, man liekas, tā arī tos šobrīd man ir kaut kādi 120,000, un viņi tie 120,000 ir kopš 2019. gada. Tad mēs 3 gadus nobraucām Krievijā, nu tagad ir vēl kaut kāds laiks pagājis, un tas sekotāju skaits nav mainījies. Viņš nav ne audzis, ne īsti kritis to, ko mēs savācām tajā laikā. Tad 6 gadus viņš vienkārši joprojām konstanti tāds arī stāv. Tad Es turpinātu braukt Amerikā, droši vien viņš tagad būtu kaut kāds 700, nezinu, 800 miljonus. Bet tieši finansiāli pievienotā vērtība, tas šobrīd kaut kāds tas Amerikas tirgus, kas rezonē ar HGK, ko jūs darat, jūs jūtat, ka ir kaut kāds šobrīd prikols no tā? Tas viss pasaules tirgus, mēs aizbraucām uz turieni, mēs braucām, reklamējāmies, rādījām, man tajā laikā arī puslīdz sanāca braukt, kad es bija apņēmības pilns braukt, un vēl kaut kādas pāris tās mašīnas veiksmīgi mēs uzbūvējām, un tagad tu redzi tajā lielā ekrānā, kur ir HGK, kur ir tie čaļi, tie reāli cilvēki, tie nav kaut kādi, tur viņiem brauc augstākajā līgā, viņiem tur viss sanāk, un pasties, cik labs šitas, cik labs tas ir, un tas tā kā uzbūvēja, arī iebūstoja to HGK vārdu, ko cilvēki pēc tam tev no Austrālijas neskaitīs vienkārši tur 1000 vai nezinu, Skandināvijas vai Amerikas vai es nezinu, Ir tas uzticības faktors. Uzticības faktors, jā, mēs tā kā uzbūvējām savu vārdu, atpazīstamību, un tad cilvēki arī vairāk sāk tā kā interesēties, redzēt visu laiku HGK, un tā arī mēs iebūstojām to visu, un tagad, principā, turpinām sēdēt uz tiem veciem lauriem. Un šobrīd Amerikā, kur Amerikā jūs vispār nopirkt? Jūs detaļas, kas ir kitus, body kitus, viss, kur mums ir laba sadarbība Drift HQ, kas ir mūsu dīleri. Viņi cenšas turēt kaut kādu stoku, bet mums ir arī vienošanās, ka mēs pat taisno varam tirgot, jo viņiem tie darbinieki mainās, un mēs varam bieži vien operatīvāk un efektīvāk apkalpot klientu, bet tad to māršu, tad jau mēs kaut kā savā starpā sadalām. Tā kā principā mēs sūtam gan pa taisno klientiem, gan arī caur mūsu HQ distribūtoru. Drift HQ, tas ir Adam LZ. Jā, to uztaisīja Drift HQ, bija Duarte. Uztaisītās čalis no Brazīlijas. Jā, viņš bija turpat Floridā, viņam bija drift shops tāds tā kā, un tad LZ nopirka to Drift HQ vai kaut kādas daļas nopirka. Un tad viņi pārcēlās uz to compound, kur viņi tur ir, un tad viņi kopā to visu tur kūrējām. Kā vispār jums ar Hāri, tagad tie gadi ir pagājuši, kad jūs jau esat tiešām visur tur pasaulē. Veci. Visur pasaulē jūs redz, un mēs jau līdz Japānai tiksim, bet mēs aizbraucam kopā uz Japānu, un tur viss ir klanās, kad drifta pasauli ieraugo, kur ir HGK atbraukuši, un jūs esat tādu baigo to vārdu, kad cilvēks saprot, ka tur ir tā kvalitāte, un tas ir baigā štela. Kā jums vispār ir šobrīd vēl joprojām ir tāds gandarījums, redzot, ka pa pasauli visur apkārt, tur Austrālija, Eiropa, Amerika, visur brauc tās jūsu ne tikai tačkas, bet jūsu kitus izmanto un visādas tur tos tehniskos risinājumus automašīnām. Ir kaut kāds tas, viens ir, protams, bizness, cik tev tur ir jānopelna piķis un tā, bet tas gandarījums par to, kad tur esat ielikuši to kāju tajās durvīs un tiešām esat tādi, kāda jums tās sajūta tajā, jūsu pusē? Nezinu, mums ir problēmas ar Harašido. Jā? Jūs neredzat, nespējat papriecāties? Reti. Tu spēj, tā ikdienā es īsti pat to nenovērtēju, tu tikai to sāc aizdomāties, novērtēt, ka varbūt kāds to pasaka priekšā, to izsaka to kompliments, un tā aizdomājas, jā, laikam jau tā sanāk īstenībā, jā, bet tu tā pats vienkārši, tajā ikdienas ritlīnā, to dari un tā dari, Nezinu, mēs esam auguši laikam Padomju Savienībā, kur nevienam galvu neglaudīja. Ja tu kaut ko labi izdarīji, tad tas ir ok, bet kompliments vai pārmetums izteicis vairāk tad, kad tu kaut ko neizdarīji. Tad tev vienkārši slānīja un tā, ja tu izdari, kā izdarīt, tas jau normāli, tad nav nekas jāsaka. Ja tu neizdari, tad ir kaut kas jāsaka. Tā kā mēs, man liekas, esam tā padomju skola, ka mēs esam tādi bišķīt piezemēti, atsaldēti un īsti nespējam novērtēt varbūt
ko mēs esam sasnieguši. Ko tas nozīmē? Mēs esam sasnieguši. Tāpat jau ir cilvēki, kā Jurģis Māris, Toms un vēl kas tur strādā. Gadrīz Jurģis vispār ir dinozaurs. Man liekas, mēs viņus saucam par dinozauru, jo viņš vairāk kā 10 gadus pie mums strādā. Nu. Tāpat Aigars, kas ir no pašiem laika sākumiem. Jānis, man liekas, no pašiem pirmām dienām ir. Un tā kā, tas jau ir, mēs ar Haru vienkārši esam uz to Ameriku braukuši, mēs esam kaut kur rādījušies, tāpēc mēs esam varbūt tā asociējās tas Hāgā kā 2 čaļiem, bet tur jau ir vesela armija, kas aiz tā visi stāv, kurš katrs savā nozarē kaut ko ir lietpratējs un profesionāls, un viņš arī viss tās perfekcionisms un tās kvalitatīvās lietas saliekot kopā, arī tas viss ir nonācis. Neviens nav zīmējis nekad biznesa plānus vai kaut ko tur plānojis vai rēķinājis, vai tagad mēs darīsim šito. Un joprojām mēs strādājam, 15 gadus HGK, un nav jau nekāda tāda biznesa attīstības plāni, vai kur mēs būsim pēc 3 vai 5 gadiem. Tas joprojām ir tā, kā tas sākās ar tādu mūsdienās ar straumu, straumu liels rezultāts gūt. Mēs arī tieši tā pa straumu vienkārši plūstam, un to, ko mums tas tirgus dzīvi piespēlē, to mēs vienkārši kaut kā izmakšķerējam, un kaut kā tas aiziet. Ir labāki laiki, ir grūtāki laiki, bet es nezinu, es neesmu iemācījies ilgtermiņā plānot. Man arī sieva visu laiku pārmet, kad tu nekad neplāno, un tu neko nevar sarunāt. Es saku, ko es tur saplānošu, ko es zinu, kas būs rītdien. Šodien strādāju, rīts gribu atpūsties. Ko es tur plānošu? Jā. Es baigi forši pateicu īsumā par savu komandu, jo tā jau ir. Es arī vienmēr, kad aizbrauc pie jums ciemos, tad tur džeki ir reāli, močī. Tur ir, čaļi liek iekšā riktīgo dvēseli tajā visā produktā, kas jums tur ir. Un jūs esat redzamākie tam visam, bet tur aizmugurē tiešām ļoti spēcīga komanda. Un vēlreiz gribu pateikt to par tiem mēģinājumiem. Jums tik nenormāli krūti to čaļi tur dara, kad visi, man liekas, Amerikā visi joprojām ir pilnīgā, viņi nesaprot, kā var tik forši uztaisīt būrus un vispārējo. Man liekas, tas ir tā, jūs jau joprojām, jūs sadzenu vispār, jūs konkurenti kaut kādi, skaidrs varbūt kaut kādās tur lietās, bet vispār jums ir, kas ir šobrīd tas pats, tā jūsu firmas zīme, tas ir metinā, tas varētu būt, ne? Kas ir... tā ir tā darba kvalitāte. Darba kvalitāte, viss. Tāds tā kā, kā, es nezinu, kā lai tā foršāk, vienkāršāk salīdzina. Ir tas, kad, nezinu, māja, piemēram, mēs uzbūvējam māju, visi jaunie projekti ir smuki, vai ne? Paiet gads, paiet 2, tur vienam notek cauruli, piemēram, tek, tur visi tur ķieģelīši, smukie, sarkanie vai baltie, vienkārši rūsi noticējuši, tur loks tur pūš, šķirba, plaisas un vēl kaut kas tāds, jo tāpat arī Dīns tagad, Eiropā brauks ar Mustangu, un viņš to Mustangu YouTube šovs 20 dienās vai kaut kādās tur apmēram, tas ir... Bet viņš reāli, kā tev liekas, arī 20 dienās to Mustangu uztaisīja? Pieņemsim, labi. Tas ir reāli? Labi, kaut vai pieņemsim 2 mēneši. Tā kā 2 mēneši. Mums to 2 mēnešus uzbūvēt mašīnu, skaitās, ka mums ir sagatavots kuzavs un mums visas detaļas stāvs plaukt. Tik daudz mums vajag, lai sagatavot. Viņi to izdara no tā brīža, ka viņš pasaka YouTube'ā, es tagad būvēšu, līdz tam brīdim, ka viņš ir trasē. Un, manā galvā tas vispār nekādīgi neliekās kopā. Arī vietējie čaļi vienkārši mauc. Tev liekas baigais gatavs, tur būs baigās tas Mustangs, ko viņš tagad nebūs gatavs. Viņš nobrauks te sezonu, viss būs kārtībā, bet pēc tās sezonas viņš atkal to mašīnu jauks ārā. Pilnībā atkal viņš būvēs kuzavu, atkal viņš to visu kuzavu pārkrāsos. Un tad viņš brauks nākamo gadu, un pēc nākamā gada viņš atkal tieši to pašu darīs. Tā starpība, man liekas, ir, kad, piemēram, mašīna, ko es joprojām braucu, Eurofighters, kas ir tas pats Amerikā, kur tu biji klāt, kad mēs debitējām, tas ir 2018. gads. Un tā mašīna, šobrīd 2025. tā mašīna nekad dzīvē nav bijusi izjaukta pilnībā. Viņa ir...
kaut kur kaut kāda bukta iztaisnot, bet viņa nekad nav bijusi nekas pārkrāsots vai pa jaunam kuzavs jaukts vai sagatavots, vai tur vēl kaut kas darīts, jo tur kaut kur rūs izmetusies, vai tur kaut kas tāds. Tad tas ir tā pievienotā vērtība, tas gala produkts, ko tu dabū, kad tu paņem to HGK mašīnu un tu pieeji, un tur ir līdz pēdējai, tādai niansītei. Jurģis tur visas bremžu trubiņas, tur nedod Dievs, tur kaut kāds līkums būs 30 grādos, tur ir vai 45 vai 90. Tur nekad nebūs kaut kas pa taisno aizvilkts vai par celu kaut kur izlocīts. Kaut kādas stiprinājumi, kaut kādas risinājumi. Tas ir tas, kas aizņem nenormāli to laiku, un tas ir tas, principā, pa ko tu arī maksā, bet beigās jau tās mašīnas plus mīnus vienādi maksā. Vienkārši mēs laikam īsti nenovērtējam to savu darbu, bet arī, ja mēs varētu arī pateikt, bieži vien cilvēki pienāk, kā šitā jau droši vien 400,000 mašīnu maksā. Tāds šī HGK, viņi noteikti maksā tik daudz, jo kaut kāda miskasta Mustangs pa 2 nedēļām uzbūvēts maksā 200, tad šitā jāmaksā 400. Un tas ir to, ko cilvēki neaizdomājas, bet tas ir tas, kas cilvēks, kas nopērk to HGK mašīnu, viņš arī uz tās mašīnas pēc tiem 3, 5, 7 gadiem viņš arī saprot, ko viņš ir nopietni. Neskaitot kaut kādus tehniskos risinājumus, kad motors uzsprāgst vai kārba, kas ir pilnīgi adekvāti normāli, bet viss tas kodols ir afigenijs. Man bija no skatītājiem viens jautājums par to, kad vienu HGK mašīnu ir nopircis Formula 1 pilots. Un, kurš tad viņš ir? Kurš tad ir tas čalis? Es nezinu, vai tagad jau, man liekas, publiskajā telpā bija taču ielikts. Jā, bija. Viņš bija ielicis pats savā kontā. Jā, redzi, mums jau patīk izpušķot. Formula 1 pilots. Tajā gadā viņš arī bija Formula 1 pilots. Tikai viņš komandā bija kā 3. pilots. Pirms tam viņš bija braucis Haas rūpnīcas komandā. Tur viņam nesagāja, un tad viņš bija Mercedesā kā 3. pilots pagājušajā gadā joprojām. Un tie aizspriedumi, kad mēs to mašīnu atdevām pagājušā gada jūlijā, kad mēs bijām aizbraukuši uz Nīderlandu uz trasi, kur mēs satikāmies, kad viņš ir Mercedes komandā un drifta mašīna, un tā kā kaut kas no BMW. Jūs domājat, Hamiltons, jā? Nē, mēs jau nekur neteicām, ka Mercedes, bet mēs ar viņu runājam, saka, vai es varu ielikt kaut kur, kad tu tā kā mūsu mašīna un ko. Saka, kad viņam ir līgums, un viņš nezin, kā komanda uz to reaģēs, un pat cik šogad viņš vairāk nav. Tas 3. pilots, tad viņš arī tagad bija kaut kad nesen trasē testos, un tad viņš arī savā Instagram kontā ielika. Tas ir Miks Šumahers. Tā kā, es vienu kāju, un tā, kad to mašīnu mēs aizvedām, tad arī Karolīna, laikam, mamma viņu sauc, un viņa tajā brīdī viņa līga arī tur bija tā kā, es nezinu, tur puses ģimenes Šumaheri tā kā iepazinies. Tas man tāds pacelātības sajūta, kad čalis novērtē. Es viņam iznībā arī prasīju, klausies, tu brauc tur ar hiperkāriem, ar Formulu 1, un tā kā, kā ir, jā? Kā ir HGK taču, bro? Kāpēc drifta mašīna tev savaidzējās? Tā kā, nopietni, tā kā, kur ir Formula 1 un kur ir drifts? Tā kā, kas tev pamudināja? Viens tas, ka viņam patīk, un otrs ir tas, kad viņš bija pirms tam trenējies, ka viņš piefiksēja, kad viņš tos saķers kaut kādus limitus, ka tā formula vai kaut kāds hiperkārs sāk slīdēt, vai tu brauc, piemēram, slapjos laika apstākļos, ka tu vairāk var izjust tās, radināt savas maņas, kur ir tās galējās robežas un kur tev ir instinktīvi jānoreaģē, teiksim, stūras pretējo pusi jānoreaģē, lai tev tā formula nesagriežās. Vienkārši pilnveidot, attīstīt tās savējās visādas intuitīvās maņas. Un, tas bija iemesls, kāpēc viņš izdomāja, ka viņam vajag tādu drifta mašīnu. Tad visticamāk, tas bija tas Haas fails, ja, tajā sezonā, kur viņam tur sanāca diezgan arī, man liekas, budžeta robu uztaisīt. Viņš, man liekas, tur pakaršoja diezgan nopietni. Īstenībā viņš sapra, ka vajag kā taču, un bišķi padriftot un saprast, lai var savākt to formulu. Ļoti žēl, jā, viņam neaizgāja tā F1 karjera, un es nezinu, vai viņam būs vēl iespēja atgriezties, jo šogad viņš vairs vispār nekur tur nav. Viņš
kaut kur aizgājis kaut kādu citu disciplīnu? Viņš brauc tās garstuma sacensības Alpīna hiperkāru komandā. Jā, vai viņam, bet viņš jauns čals, 25 gadu, varbūt kaut gan, jaunie talanti. Tismā grūti uz Sensīšu vārdā nākt, un viņam arī tas prešers talants jau viņam bija, tur jau ir kāds pasties uz Strolu, Strols uz Sensīšu vārdu. Strolam pie Fātrītim ir komanda, un Strols tur vispār zāles pļāvēja, pirms tam braucis apmēram ir salīdzinoši, jo Miks tādā ziņā ir viss izgājis to F3, F2, un viņš arī viss viņas vinnēja. Vienkārši viņam nepaveicās ar komandu vai apstākļu sakritību, nevienmēr. Ja Fātrīts varbūt būtu pilnvērtīgi uz kājām, tad es droši vien būtu pilnīgi savādāk. Tā kā ir, tā ir. Bet, žēl, bet atkal forši, kad viņš novērtē to tehniku, un viņš ir daudz viņam nesanāk pabraukt, bet salīdzinot kādām pirms tam viņam mašīnām deva braukt, kad viņš iekāpa tajā HGK mašīnā, un viņš saka, vienkārši kaut kas nereāls. Vienkārši tu jebko, ko tu dari, tā mašīna vienkārši dara to, ko tu gribi darīt. Viņš vienkārši tādu kaifu no tā ķer nenormālāko. Nelikās tagad, kad viņš tur saviem čomiem parādīs, un tur būs maisam gals vaļā tajā pusē vispār? Likās, jā, jo tur ir Okons, man liekas, ar ko viņš labu kontaktu uztver, un tur tiem Formula 1 pilotiem ir kaut kādi tur tie draugi, kas pa ielām visādas tur prikolas taisa arī drifta mašīnu, kaut kādām tādām M3 vai kādiem Mercedesiem ir tur, ka viņi aizraujās, viņiem tas drifts tur patīk, bet vai tur varbūt ir sanācis viņus uzaicināt tur un kaut ko patestēt, es īsti tā kā nezinu. Mums bija lielas cerības, ka viņš nopirka to mašīnu, un viņš bija joprojām kā 3. pilots, ka kaut kādā brīdī sanākt, ka viņi varētu atbraukt un tā kā visi pabraukāt ar viņu vai vēl kaut ko, un ka tas tā varētu varbūt izdomāt, vai klausies arī tādu gribu, kas viņam tur 200,000 nomest tādam Hamiltonam vispār tur tā kā pačurāt apmēram aiziet, bet pagaidām nē, pagaidām viņš ir vienīgais. Cerams, ka drīz tur Verstappenam, es domāju, varētu ir labi patikt šādiem. Noteikti, jā. Bet es domāju, čaļiem arī baigā sezona ir viņiem tik daudz tie posms. Nē, viņiem taču cik viņam ir vairāk kā 20 posmu vai cik, Man liekas, bišķi pat... Jo, iedomājies, labi, viņš bija kā 3. pilots, mēs jūlijas laikam ir kaut kāds brīvlaiks tur F1, kaut kāds, starposmu, kaut kāds pāris nedēļas. Viņš izbrauca jūlijā ar to mašīnu, tad viņam tur... Viņš gribēja to pamainīt, tad mēs viņu atvedām atpakaļ uz Rīgu, pilnveidojām atbilstoši to, ko viņš gribēja pamainīt. Tas bija jūlijs, un tagad ir aprīlis, un kad viņš bija ielicis to postu kaut kādā vēlā februārī, agrā martā, tā bija tā otrā reize, kad viņš tajā mašīnā sēdēja. Iedomājies, viņam 9 mēnešu laikā viņš 2 reizes iekāps tajā mašīnā, viņš atlicinājis, atradis laiku, kad viņš var to padarīt. Tik ļoti viņiem tā sezona ir lupatās aizņemta. Tas tā ir, jā. Ir viena tāda baigā fiška, ko es gribēju ātri iemest. Mēs bijām kopā ar HGK džekiem uz Japānu aizbraukuši, un šobrīd šajā brīdī es esmu sācis jau gāzt ārā saturu Patreonā, un īstenībā, ja mums būs budžets šim podkastam, mēs ieliksim arī tīzeri. Es 10 gadus sapņoju par šo. Aizbraukt uz Japānu, satikt foršus cilvēkus, ieraudzīt šo Japānas auto kultūru, gan legālo, gan arī nelegālo pusi. Jā, mēs arī bijām pasākumā, kurš policijai nepārāk patika. Un galā iet driftā kopā ar Daigo Saito. Kaut kāda Priekš pirmdienas ir ok. Tev noteikti tas ir jāredz. Tagad mēs esam atpakaļ. Es ceru, Cīzars tur bija, bet mēs aizbraucam ar HGK, un šobrīd 6 sērijas nāks ārā Patreonā. YouTube'ā būs 1 vai 2 sērijas no viņām, un pirmkārt, Kristaps grib ātri iemest vienkārši
šeit tajā podkastā to tēmu, tāpēc, ka es gribu pateikt tev paldies, ka tu piekriti braukt uz Japānu kopā ar Hari. Un kad tu man īstenībā ļāvi atslēgt ļoti daudz durvis šim pasākumam, šim saturam, kas latviski nekad, es uzskatu, nevienam tieši drifta tēmā nebūs iespēja tik daudz durvis atslēgt, kā man sanāca pateicoties jums. Jo ar visu Daigo Saito, ar visu formulu drift Japānu, ar visām tām niansēm, kas tur bija, tā kā gan Harim, gan tev paldies, jo tāpēc, ka jūs būvējat krūtas tačkas, tāpēc man bija iespēja šādu krūtu saturu uzfilmēt. Es zinu, šitie tie mirkļi, kad tu tā stāsti, tev pušķo glaudu pa spāvai, un tad tā liekas, tā, īstenībā, jā. Varam sakrāmēt čemodāns, pateikt, mēs būsim gonkās, devai gaidiet mūs. Visi arī gaidīs. Kroģers tā nevarētu notikt, ne? Bet, tev Japāna patīk. Tā īsos teikumos skaidrs, ka tagad cilvēki nav redzējuši visas tās 6 sērijas, ko es esmu pusgadu garumā montējis un uztaisījis, tad šobrīd viņiem vēl nav tas pilnā tā bilde, ko mēs tur darījām, bet vispār kā tev aizbraucot uz Japānu, redzot Japānas formulu driftu un redzot Daigo Saito garāžu, kur tu ieraudzīji arī HGK super iekšā, kur viņš teica, ka tā ir pati krūtākā tača, kas viņam tur ir no drifta aparātiem. Kā vispār tev tas tādas pāris teikumos tā Japāna? Nē, Japāna ļoti, ļoti patīkami pārsteidz. Labi, tas, ka tu aizbrauc pie Daigo Saito formulu driftu, tur tie trase. Man vairāk, ka mēs aizbraucām uz to posmu, patika tajā trasē bicu tie tīģeri un visi tie laus un pums. Jā, kas bija drifta trasē. Drifta trasē, jā. Tu aizbrauc uz meža parku, jā. Principā tā ieeja zooloģiskā dārzā, pasties dzīvnieciņas, kaut gan tur pat nebija jāiet iekšā, vienkārši tā kā pārkingā bija. Jā. Un tad tā kā padomju laikos ar Volgām vienkārši pa meža parku zvetēja apkārt. Idejiski, bet neskaitot to visu autokultūru, vispār tā Amerikas iedzīvotāja kultūra, infrastruktūra un daba un tā daudzveidība un tā cilvēka... Japāns, nevis Amerikas. Amerikas. Kāpēc? Es atvainojos, Japāns teica, kodā brīdī Amerikas. Amerikas tikko tu teici, jā. Es domāju, tu pārslēdzies jau uz autobusu stāstiem. Jā, man ļoti, ļoti uzrunāja. Un reti tā, ka tu aizbrauc kādu valsti un tu izsteigā un atbrauc mājās. Bija kā bija, tur nekas tur tāds īpašs, bet Japāna tiešām tā pārsteidz, kad es nevaru sagaidīt, kad es varēšu atkal nokļūt tur atpakaļ un vairāk pilnvērtīgāk izbaudīt viņu, jo mēs, kad bijām, tad tās 10 dienas, laikam, mēs bijām apmēram, tur tie attālumi tomēr arī diezgan daudz, un mēs tajā mazajā perdelī vienkārši katru dienu tik daudz stundas pavadījām, bet, jo mums vajadzēja, mums bija specifiski jānokļūst tur uz trasi un uz vienu vai uz otru tur kaut kādu darbnīcu, bet tīri, ja neskaitu auto industriju, tad, iedomājies, tu tos visus attālums var veikt vienkārši iekāpt tajā ātrgaitas vilcienā 300 km/h un vienkārši pēc 3 stundām būtu Japānas otrā galā vispār. Bez problēmām, jo mēs jau tādā šaurā tā kā reģionā tur pakustējāmies kaut ko paskatījāmies. Mēs paspējām diezgan nobraukt diezgan daudz tur normāli, es gulēju. Es tik daudz gulēju pa dienu. Viss cieņa Harim, viņš bija mūsu šoferis visas tās dienas, kurš nekad nebija braucis ar stūru Bardačokā, un viņš, tas būtu forši, un viņš zem precābu tabletēm to visu darīja visas tās dienas. Protams, jo, man liekas, ka tas bija tāds kolektīvais lēmums, ka viņš pirmais apsēdās, ja viņš teica, lai man kaut cik interesanti un lai es varētu no tām sāpēm tikt vaļā, lai es koncentrētos uz kaut ko, man būtu jādomā, ka man tur kaut kas sāp, jo kaut kāda operācija viņam tur bija kārtībā reizi. Mocs nolicies, ar mocīti uz muts bija nolicis. Un pēc dienas vai pēc 2 mēs kolektīvi nolēmām, ka, priekš kam tagad kādam to visu no jauna mācīties, tad, lai viņš to visu nedēļu arī zvedē. Bardičakā. Man tikai patīk, bija GoPro vēl, man liekas, ka ir vienā no sērijā arī, tā kā stūri tur šajā pusē visu laiku, un tu vēl ar roku vēl bišķi palīdzīji. Pa laikam palīdzēja. Gļukoja bišķiņ, joslā, bet tā kā es, pagājuši, kad mēs bijām uz tām emocijām, mēs pat puslīdz jau bijām nolēmuši, ka mēs šogad Formula D Japānu startēsim. Ja ne visas posmas, tad vismaz daļai, jo tā tas izskatījās, bet
Pēc rudens visiem akšaniem mums to mašīnu tur tā nesalikās, un joprojām mašīna īstenībā nav gatava. Jo šogad mēs man tāda sajūsma ir, jo Aerofighterī atgriežas oriģinālais motors. Okay. Jo kopš 2019. gada, principā 5 gadus mēs braucām ar tādu tā kā rezerves, cita tipa motoru. Nebija tas motors, kas bija pašā sākumā tā nenormālā. Kāpēc? Rūcoņi, kas jā, un kāpēc mums bija pagaidu motors tik ilgi? Tāds idejas. Tāpēc, kad viņš beidzās, mums tur kaut kas izjuka, un tad mēs viņu aizsūtījām atpakaļ uz rūpnīcu, un tajā rūpnīcā menedžments nomainījās kaut kādi īpašnieki, laikam darbinieki, un viņš 3 gadus, principā, viņi mūs trolēja, ka viņi tur kaut ko dara, bet viņi tur neko nedarīja. Viņš 3 gadus vienkārši tur bija nomētājies stūrī, un tad beigās mums izbesīja tas viss ārā, un mēs teicām, saslaukiet visu, kas ir, salieciet vienā kastē un sūtiet mums vienkārši atpakaļ. Un tad mēs paši spēkiem viņu tagad esam reanimējuši. Tā arī bija. Mums viņi vienkārši tos grūžus tā kā kaut kādas... Viss pilnīgi izjaukt motori, jā. Un kas tur bija pa vainu vispār tam motoram? Tam varbūt teikumā. Kad notika? Jā, ko vajadzēja salabot? Kas bija tas, kas... Nē, viņam, tad, kad viņš uzsprāga mums, tad viņam viens no virzuļiem izjuka. Tā kā vienkārši izjuka pilnībā, tā kā viņš sabeidza neatgriezeniski bloku, galvu ritīgi dabūja, bet galvu viņi atremontēja. Principā tur bija 80-70% no motora vienkārši bija jauns jābūvē. Un tas vienkārši tik bezgalīgi vilkās pie viņiem, kad beigās mēs sapratām. Viņi kaut ko tur bija izdarījuši kādās? Galvu viņi atremontēja. Okay. Jo mums tur bija pāris cilvēki pazīstami, tā personīgi no tiem tehniķiem, tad kaut kas tur bija izdarīts, bet tā vadība tur nenormāli. 3 gadus vienkārši, ja nekas nenotiek. Pa mastu iet runa. Jā, pa mastu motosportu, un tad viņi tur visu laiku kaut ko atrunājās, tad viņi pazūd, viņi parādās, un tas vienkārši tik ļoti tracina, kad... Bet tad šogad Aerofighterī būs īstais motors, ja? Būs īstais oriģinālais motors. Jūs kaut kur brauksiet šodien? Trakā skaņa būs, nenormāli traka skaņa būs. Tāda, kas Eiropā nav legāla, ja? Ir legāli, visur viņi ir legāli, bet viņi tagad beidzot būs atkal tāda spalga un tāda kā nevienam. Un šogad ir plāns kaut kur viņu atrādīt? Jā, man ir plāns noskriet maratonu un pēc tam brauc biķerniekiem atklāšanā piedalīties. Es nezinu, cik jāls kājas būs un kāds želējs man vajag saēsties, lai... Tas ir nākamajā dienā? Tajā pašā. Tajā pašā? Jā, man 8 vai 9 starts maratonam un tad man uz nestuvēm uz biķerniekiem aizved un tad es kāpu mašīnā. Tad sanāk, kad... Tāds plāns ir. Kurā datumā? 18. maijs. 18. maijs, tev ir maratons, un pēc tam ir, mēs varam arī, viss, kas noteikti tad ir biķerniekos atklāšana. Foršā trase, HGK konfigurācija, ja es nemaldos, un pēc tam vakarā vēl ir hokejs. Tev? Nē, Latvijas izlasēji. Es domāju, tu vēl hoķi gribi uzspēlēt vakarā. Iedomājies, kas tā būtu pa dienu? Jā, un pēc tam 12.0001 man sākās dzimšanas diena. Tu domājies, kādā es vispār, man visi striķi būs vienkārši nogriezti, pārtrūkuši, es nezinu, mājās būšu trešdien laikam. Tas izklausās tēc plančiki. Tad izturība tev, jā? Tas tā. Jā, protams. Un pēc tam mēs šo trako tačku vēl kaut ko redzēsim, es nezinu, vispār. Jā, protams, ka mēs viņu redzēsim. Kaut kur jau mēs viņu aizvedīsim uz to Japānu kaut kad? Vai tur mēs kaut ko citu būvēsim? Par ko iet runa? Nezinu par to Japānu, jā, kaut ko aizdīsim. Bet būs pāris interesantāki projekti nekā Aerofighters, ko mēs varētu šī gada laikā izvilkt ārā. Viens tiešām, varbūt otrs. Tā kā būs kaut kas jauns, nebijis, un tas būs akcents. Mēs vairāk liksim uz tām mašīnām nekā varbūt uz manu dalību kaut kādā tur cīsiņu festā. Jā, tur es būšu klāt, es kaut ko padokumentēšu, pafilmēšu par vienu no tiem projektiem, pavisam noteikti, ko es gribēšu jums parādīšu. Mēs šobrīd par to nerunāsim, tas būs cits stāsts, cits saruna, bet tas ir kaut kas šobrīd kā top un kaut kas tāds, ko... Atkal pasauli vienkārši viņiem būs tāds
ok, šitā arī varēja. Nē, kaut kādi jau līdzīgi prototipi ir bijuši un joprojām ir, bet tas būs tāds tā kā nevis tāds plezīra, bet viņš būs tāds 100% reāls drifta mašīnas specifikācija. Tāda mašīna, ka tu reāli vari braukt jebkurā pasaules čempionātā un ar pareizu driveri un veiksmi vinnēt. Tik profesionāli sagatavota mašīna, tikai bišķi savādāk. Nesaku līdz galam, lai paliek maz tāds. Divstāvīgā. Un īstenībā jūs varbūt varat komentāros ierakstīt, ko mēs ar Kristapu un Hāru un vispār ar HGK varētu atkal traku uzfilmēt, jo mēs, mūsu draudzība sākās ar to, ka mēs sākām filmēt šos trakos video. Ir pagājuši kaut kādu gadu, pēdējais, man liekas, mums bija ar James Dean kopā, ko mēs taisījām. Tad bija pirmais? Pirmais bija 16. gads, kas bija Bēdēs Latvijā. Tas bija 16. Tas bija pirmais. Jā. Un pēdējais arī mums bija Liepājā, kas bija ar James Dean. Tad atgādināšu, ka nākamgad ap šito laiku ir jubilejas gads mūsu draudzībai. Mūsu draudzībai. Cik gadu mums paliek? 10. Cik? Tas sanāk, ka centners. Jums tagad ir 20 gadi, ka jūs profesionāli brauc, un mēs 10 gadus no tiem esam strādājuši kopā, ja? Tas gan ir daudz, liekas. Man liekas, ka kaut kādi 6 gadi pagājuši, bet īstenībā ir baigi daudz gadi. Man ir tik drausmīgi, tie cilvēki man īstenībā tik daudz kaut ko sarakstīja, un mēs īstenībā to varētu pāris jautājumus. Cik ilgā laikā, kad tu uzprasīji, lai viņi atsūta? Es šorīt ieliku. Šorīt ieliku, jā. Robjorks Instagramā un tad sarakstīja. Daudz sarakstīja. Es izrakstīju kaut kādus interesantākos. Varbūt 2 teikumos tur atbildēt. Šī jau tāda mazliet nodarās tēma, bet daudziem varbūt tas ir interesanti. Kādu auto tu ieteiktu kā pirmo, lai aizsāktu ziemā un turpinātu vasarā? Motors, tilpums un tā tālāk. Tur ir laikam doma, ka čels grib gāzt. Noteikti ielas mašīna, tā ir ziemā pabrauc un pēc tam arī vasarā. Manuālā kārba, pakaļas piedziņa un vismaz 2 litri benzīna motors. Un visiem? Viss, vairāk neko nevajag. Prasīja cilvēki, cik izmaksā HGK tačka. To, ja tu mazliet sarunā kaut ko tur izšauj. Nē, tu jau ieeji HGK shop.com un tur var uzklikšķināt. 190,000. Tas arī atkarīgs, ko tu gribi tur kā komplektē. Plus mīnus tur var pieaudzēt, var kaut ko noņemt, bet plus mīnus kaut kas tāds, jā. Bija jautājums, vai HGK neplāno sev uzbūvēt Supru un kāpēc V8 motors, nevis turbomotors? Jā, tas ir viens no tiem 2 projektiem, ko es pirmīt minēju. Tas ir otrais. Mēs esam iegādājušies Supru jau labu laiku atpakaļ, un mēs lēnām šobrīd gan viņš ir nolikts, tā teikt, pie žoga, bet tur ir sagatavas iestrādes kaut kādam īpašam kaut kādam gadījumam. Tur ir tas, Tur ir vēl kaut kas. Tas noteikti, tas ir vēl tā nebūs parasts Supra. Redz, tas ir vairāk, es tā kā nekoncentrējos uz sezonu, bet es koncentrējos man kaut kādos šitādi te klikšķīši, kad gribās pilnveidot kaut kādas tādas trakas idejas, kas tev liekas, kad 2, 3, 5 eksemplāros pa pasauli varētu palaist. Un tu pasaki limited, šitāds būs 3, un kurš tu tagad paņems? Tas nav arī Harim kaut kāds laika drives, ka viņš grib kaut ko sev izaicināt ar kaut kādiem risinājumiem, un tāpēc jūs tur tādā labā tandēmā mocat, ne? Vai viņš ir jau... Nē, es tā laikam nē. Tas tāda, ir lietas, kas tādā rutīnā aizgājušas. Haris baigi daudz mocīti ir. Viņš ir močiem, viņam ir 2 krosa moči, viņam ir ledus mocis, viņam ir supermoto mocis, un vēl viņam ir šitā te, kur papli brauc, kāds saucās. Speedway mocis. Speedways, jā. Jā, iedomājies. Viņam speedway mocis ir? Viņš ir uztaisījis, viņš paņem kaut kādas krosa močas kaut kādas, un tad pilnībā dakšas un rāmis viss pārtais tai konkrētai disciplīnai. Vai tas ir ledus, vai tas ir asfalts, vai tā ir grāns, vai tas ir papli, vai tas ir pat ras. Viņam ir konkrēti aizkritis. Tā kā viņš viss ir mocītī, jā. Un tad tu tur ar savām kaut kādām idejām, ja? Skaidrs, ka viņš tajā visā procesā piedalās, bet nav tā, ka man liekas, es tā neesmu
pamanījis, ka viņš tā atnāk un tā, vai klausies, es vakardien izdomāju, vai uztaisam kaut ko tādu vai šitādu. Viņš tur vairāk tā koncentrējas, protams, tās ir lietas, kuras mēs tur kaut ko kūrējam un domājam un konsultējamies, ko mēs varētu darīt, bet jāgrāk viņam, man liekas, tāda vairāk iniciatīva kaut kādām tādām lietām bija, jo es biju bijis basketbolists, vispār neko no tā daudz nesapratu, mācēju driblēt un trāpīt grozā. Tad tagad man liekas, ka to tādu, nezinu, puslīdz kaut kādu tuvākā laika vīziju konceptu es esmu pārņēmis, un man visu laiku kāds piespēlē tās idejas, un es domāju, kas man patīk. Un tad es domāju, visu laiku, ja man patīk, gan jau atradīsies vēl kāds, kam patīk. Un tad tu tā kā savā veidā uzņemies risku, ka tu tā kā ej uz to, investē līdzekļus, laiku, visu to dari, un tu jau nezini, kāds būs rezultāts. Sanāks, nesanāks. To mēs redzēsim. Un par to turbomotoriem, kas tev par turbomotoriem? Nav absolūti nekas. Mums nāks ārā arī, es domāju, līdz gada beigām. Un pasties, vēl trešais, vēl jēziņ, tik daudz visādi dažādi koncepti. Jā, redzi, kaut ko strādājam. Un būs reāli, es viņu saucu, zin kā, mums ir katram kuzevam, ko mēs gatavojam, ir kaut kāda, tiek dot iesauka. Kaut kas, kuram ilgi viņi nenāk, kaut kam, kuram viņi viegli atnāk, ir tāda, kas bieži vien dabū iesauks no tās oriģinālās krāsas, kāda tam kuzevam bija bijusi. Piemēram, šobrīd mēs būvējam šampanieti, jo viņam bija šampanieša krāsa bijusi, un tas ir vienam arābam, tātad tas ir arābu šampis. Projekts, jo tu runā tā šampaniets, tad tu zini uzreiz, pa kuru mašīniet runa. Tad runāja par tiem turbomotoriem, tad šobrīd mēs arī gatavojam E92M-ku. Tā kā ļoti vienkārši saprotam M. Tātad būs E92 ar M3 turbo motoru. Ok. Un kas tur būs tas interesantākais? Tā kā vispār, tur... Tā būs otrais BMW, kur mēs esam, trešais drifta BMW, kur mēs esam uzbūvējuši ar arī BMW motoru. Ok, tad tas būs viss tā jūsu kvalitāte iekšā uz visu, un tad BMW motors iekšā. Uz S58 motoru bāzes drifta mašīna. Jā, ok. Tad turbo motori... HGK M-ka, jā. Reku viens čals uzrakstīja, kāds būtu tavs sapņu Frankensteina auto, ja būtu jāsakombinē 3 tačkas kopā? Frankensteins? Jā, no 3 mašīnām vienu. Tas ir kaut kas neglīts? Nē, tam ir jābūt krūtam, jo tu paņem no 3 mašīnām labākās lietas saliec vienā. Noteikti tas būtu kaut kas klasisks, kaut kāds Lamborghini, kaut kas kuzavs varētu būt, kaut kāda nenormāli traka piekare. Ko īstenībā tagad pa Instagram es redzēju, tas putekļu sūcējs, kas moc pa trasi. Nē. Ir mašīna, kas ar vakumu. Es esmu kaut ko redzējis. Kaut kas nereāls. Tu vienkārši tā kā reaktīvā lidmašīna. Jā, es esmu kaut ko. Pa asfaltu. Tas kaut kas. Bet vai tad Volkswagens vispār nebija uztaisījis kaut ko šī tādu priekš Pikespīka arī? Nezinu, pilnīgi iespējams. Tas ir vienkārši, tu skaties un tev acs skatienu lauž vienkārši. Kā tā var? Fizika, ne? Nav. Jā. Tā kā, zini, tie modelīši, kas pa tām sliedēm mauc. Lambis ar tādu... Jā, ar kaut kādu super formulas piekari un V10 F1 dzinēju. Ok. Laba kombinācija. Atbildi pieņemt. Jā, tā, ka tu tādas pilītes no ausu ļipiņām vienkārši asins tek no tās skaņas. Rekur, es nevarēju neielikt šo jautājumu, jo es pat tev varu izstāt, tas ir Mikiņš, kurš rakstīja šo jautājumu. Viņa jautājums bija ļoti uzmanīgi klausies tagad. Tas ir rītīgs, man liekas, pat svarīgākais jautājums šodien. Kā tu uztver Robi no savas puses? Viņš ir tikai filmētājs vai kaut kas cits? Arī. Tas ir viss jautājums beigas. Baigi viegli uztveru. Mēs baigi tā sinerģija, tā ķīmija tik viegli sākās, kad un viņi ir tik tāda dabīga,
tik nepiespiesta viegli, jo starp mums nekad nav bijis neviens naudas darījums. Zini kā, grib sadirsties, uztais biznesu kopā. Jā, tā ir, jā. Vai kaut ko pamēģina kopā, un tad nevar sadalīt. Un viss, ko mēs esam darījuši, es nezinu, kurš priekš kur ir vairāk darījis un tā tālāk, mēs esam darījuši pilnīgi brīvu savu iniciatīvu, un tāpēc arī tās attiecības tādas ir, kad tu īsti nevari no viņam kaut ko paprasīt vai apvainoties, ka viņš tev kaut ko nedod, bet tajā pašā laikā arī negaidi no viņa neko, un piekdienas vakarā es varu iebuhāt un viņam kaut kādu sūdu pilnīgāku aizsūtīt, un pilnīgi nedomāt, viņš apvainosies, neapvainosies, pārpratīs, nesapratīs, jo vienkārši, tu vienkārši... Jā, bet labi atbildēji. Ļoti labi atbildēji. Un tāpēc arī te ir vēl viens Aleksis rakstīja šodien, kāpēc tu izvēlējies būt par draugu Robim, bet īstenībā jau es biju tas, kas es tev uzrakstīju pirmais par to, ka, hei, davai taisam projektu, un tajā laikā man bija mazliet bail no tevīm, tāpat kā, man liekas, visiem, kas ar tev sāk draudzēties. Jā, tā ir tava versija. Mana versija, man liekas, kaut kas bija, kaut kur Elīna ir, jo tu ar Elīnu kaut ko pačpojies, kaut ko jūs tur biķerniekiem braucāt, kaut ko jau bijāt filmējuši, kaut ko darījuši, un man liekas, ka viņa vai nu mēs kaut ko meklējām, vai viņa pateica, ka šitie čaļi kur ir baigie, jo kaut kā tas arī caur to Latvijas driftu arī kaut kā... man liekas, ka tas tilts, jā, tas... Nē, noteikti, jo mēs jau vispār... Tilts bija Elīna. Principā mūs Elīna iepazīstināja, un tā es uzzināju par... ka tu man uzreiz standartā nepasūtīji dirs tajā epistā, ko es tev aizsūtīju. Jā, vai arī viņi man pabrīdināja, ka tu rakstīs, vai viņi pateica, un es neatceros. Elīna, milzīgs tev paldies. Pirmais epists bija, labdien, Kristap kungs, man ir baigā ideja, man ir scenārijs, man ir pilsētas osta, mēs varam filmēt, kur ir mazs uzmetums, ja jums interesē atbildiet, es jums aizsūtīšu mazu scenāriju, ja jums liekas šī ideja saistoša, tad mēs varam tālāk to visu vīdīt. Jā, jo mēs jau tajā laikā bijām jau superzvaigznes, jo mēs jau Amerikā braucām. Tieši tā, un man jau zina, kā es to driftu, jo mēs tā filmējām, un arī Elīnai milzīgs paldies, ka viņi mums laid iekšā visur, ka mēs varam filmēt un darboties, un tur vēl bija, man liekas, iepriekš bija Driftal Stars laiks un vispārējais, visi Riga Baby un visi tie, bet bija tas, kad man ļoti gribējās ar jums kaut ko uztaisīt, bet es nezināju, kā nosēlot to, kad mēs tiešām mākam to lietu, un kad vai jūs gribēsiet braukt ar savu tačku uz Liepāju, plēst viņu un filmēties, un ja es tev vēl ieģērbšu apsargu drēbēs, vai tu nedomāsi, ka esmu lohs, kad es tev tagad tur mēģinu kaut kā iegruzīt ar kaut ko, ja? Kad man vajadzēja bišķiņ. Tas tā arī varbūt jaunajiem džekiem, kas tagad filmē, nevajag baidīties, vajag vienkārši rakstīt, zvanīt, uz vietas iet klāt, un reku Kristaps nekoda. Viņš pēc laiciņa jau atbrauc uz Liepāju. Mēs satikāmies pirmo reizi dzīvē, man vēl kaut kādu bildi. Nē, tajā gadā es kodu, es pēc tam nākamajā gadā nekodu, tad es jau sportiski jau trenējos. Jā, neatceros. Pa kādu kodienu tur runā? Par to pašu. Kad es nekožu vai kad es nekožu? Tā nekožu. Un mēs satikāmies, visi aizgāja, visi nofilmējām un reāli. Jā, bet tāpēc, ka tajā laikā jau bišķīt kaut kur jau Amerikā vairāk tie rulīši bija, tā kā, un, protams, ka mēs bijām tur jau, un ka tev vajadzēja tādu, tā kā, jo iepriekšējo rulīti Bandana mums bija uztaisījis to tādu tā kā pieteikumu, ka mēs braucām tajā 15. gadā, un viņš bija tāds vienkārši, tā kā, nezinu, uz šo, tā kā es būtu samontējis uz iPhone kaut ko. Viņš bija super garš, manā uztvērē viņš bija tāds neinteresants, bet, viņš vismaz kaut kas bija. Un tas bija viens, un otrs ir es jau vidusskolā gāju teātra pulciņā, tā kā man jau pārģērties un kaut ko patēlot vienmēr ir paticis. Reku, mums ir jautājums, kurā no čempionātiem bija interesantāk braukt vispār? Tad, baigi neieslīkstot vispār no viss tas, kas tev tagad tavos 20 gados tieši, pa driftu varbūt vairāk runāsim tikai pa driftu čempionātiem. Kas tev likās tāds visforšākās atmiņas? Tā ir Amerika, tā kā arī, ja? Austrumēropas čempionāts, kas bija EDC. Jā. Kad mums bija Baltkrievija, Krievija, Ukraina,
Ungārija, Polija, Latvija, Lietuva, Igaunija. Jā, ka mēs to visu tuvāko reģionu tajā 10., 11., 12. gadā izbraukājām. Nu, ka tu vispār Pirmās emocijas arī tu jau iepriekš tā nebija brauks. Ne? Tas ir viens, jā. Otrs ir tas, ka tas viss attīstījās, tā visa kultūra, tā visa kustība. Tad mēs bijām pat līdz Krētai aizbraukuši. Kas vēl bija? Jā. Somiju mēs braucām, kaut ko taustījāmies, skatījāmies, Zviedriju, Norvēģiju. Nu, tie bija tie laiki, kad tas EDC, ka mēs to EDC promotējām un tā kā baigo čempionātu taisījām. Un tad, protams, Amerika. Jā, bet Amerikas tikai 2 gadi. Pirmais un pēdējais ir Sūds, bet otrais un trešais tie bija tiešām tādi, kas paliks atmiņā. Un īstenībā, varbūt, kamēr mēs esam pie čempionātiem, es gribu dzirdēt kaut kādas tavas domas par visiem baigi patīk mūsdienās salīdzināt Driftmasters ar Formula Drift un skatīties, kuram tur ir tas foršāks, kuram ir tas foršāks. Kādas tavas domas ir par šiem čempionātiem, par līmeņiem vispār? Tev joprojām Formula Drift tur ļoti daudz draugu brauc, arī tas pats Masteros, un tu esi abos čempionātos bijis. Kā tev tā sajūta vispār ir, kādas ir tās atšķirības varbūt kaut kādos pāris, teikumos? Tehnikas ziņā noteikti, kad abi ir vienādi. Agrāk, varbūt, 5 gadus atpakaļ FD bija jaudīgāks tehnikas ziņā. Tagad noteikti visas tās jaudas un viss ir ātrumi, ir arī Driftmasterā auguši. Stipri, jo agrāk tas bija All-Stars, kur bija 205. riepa un 500 zirgspēkiem. Man liekas, ka es pat 14. vai kurā gadā pat ar 600 zirgspēkiem vinēju Rīgas posmu, kas ir Amerikā pilnīgi neiespējami absolūti, jo tās trases viss ir ātrāks, saķers ātrāks. Tagad Eiropa ir tehnikas ziņā noteikti līdzvērtīga ar Ameriku. Kas attiecās uz braucēju līmeni, joprojām Eiropa, jo, ja paskatās iepriekšējos gadus ar kaut kādiem atsevišķiem izņēmumiem, tad Eiropas driveri dominē arī Amerikā stabili un joprojām un labu laiku tas tā ir. Tā kā tas ir, Amerikā jau Amerika, tā jau ir multinacionāla valsts. Nav jau tāda amerikāņa. Īsts amerikānis, man liekas, vispār ir tur uz pirkstiem var saskaitīt. Tur 2., 3. paudzē tu jau esi jau kaut kāds skandināvs vai itāls vai vēl kaut kas. Tā kā nācija, kā Amerikā tāda, principā, man liekas, neeksistē, ja neskaita indiāņus. Tā kā, Eiropas, un arī, kad brauc, tad Eiropa arī tā vairāk, vai Japāna, vai Āzija arī ir noteikti spēcīgāki driveri. Bet specifika ir savādāka. Amerikā ir trases savādāks un salīdzināt ar Eiropu arī īsti nebūtu pareizi. Tehnika, jā. Kā būtu, jo objektīvi paskatīties, tā, kad tu atbrauc uz čempionātu ar savu tehniku, nevis tu kā drivers atbrauc un tad tev iedod ar kaut ko, un tad tu dīlini ar to, kas ir. Tomēr savu mašīnu ir savu mašīnu, pie kā tu esi pieredzis un ko tu esi visu laiku braucis. Un tad tas ir pavisam cits rezultāts. Kā tev liekas no visiem gadiem, kurus tu Formula Drift brauci, vienkārši tikko skatījos Long Beach un atkal pacēlās pazars par to, kad tiek stutēt vairāk lielo sponsoru braucēji. Tu to vispār savā laikā izjūti un vispār nezinu, ka tu kaut kad ieslēdz paskaties tos braucienus visu. Tev liekas, ka tur ir kaut kas, vai tas ir vienkārši izdomāts cilvēkiem? Atsevišķos gadījumos noteikti ir arī Driftmasterā tā ir. Arī Driftmasterā ir. Un mēs pat savā laikā Amerikā, kad mēs braucām, mēs smējāmies, jo viens gads bija, ja es nemaldos, tas bija 17. gads, kad es nekad neesmu bijis kvalifikācijas kaut kāds labs braucējs. Es esmu vienmēr varbūt tos savus sasniegumus iegūs tieši uz tandēmiem, uz to agresivitāti un tā tālāk. Bet 17. gadā, kad mēs braucām, man arī kvalifikācijā vienmēr bija labi rezultāti. Tur top 5 es stabili visu laiku trāpīju, un tad tajā gadā vēl bija top
tie drive dalībnieki bija mazāk, man liekas, 25, 28, kā tur varēja. Un, ja tu tajā top 5 strāpi, tad tev top 32 reizes bairants. Tagad automātiski tieši top 16 un, un tad tie vieglie punkti nāca. Un tad mēs tieši smējāmies, ka tajā gadā beidzot mēs esam FD programmā tikuši, jo mums dod daudz balles un mums vieglāk viss tā kā no rokas iet. Un tu jūti, ka tas ir visos lielajos tā kā mīlīši. Pirmkārt, lielie sponsori. Skaidrs, ka tev atbrauc Austrum Eiropa ar BMW ar amerikāņu dzinēju vai brauc Asbo rūpnīcas komandā Toyota. Ja tas strīdīga situācija uz vienu vai uz otru galvu var pastumt, bet arī tā tiesnešu, tajā laikā, kad mēs braucām, tie tiesneši 3 bija, viņi bija ilgus gadus nemainīgs sastāvs. Jā, tagad viņi kaut ko pamainījuši. Konkrēti visi kājām gaisā. Tur ir tas Džeksa, ko mēs Japānā tusējām. Tas tagad tur ir tiesnesis. Jā, visi kājām gaisā, saprot, un katram čempionātam un braucējiem un tiesnešiem ir jāadaptējās vienam pie otra. Jo tiesāt tiešām nav viegli. Tev viss tas ir tik ļoti subjektīvi uz emocijām, emocijas pret tas, ko tu redzi, balstīts. Es nezinu, kas ir. Smuka meitene iet pa ielu, viņa būs smukāka, nevis viņa vienmēr būs smukāka par to, kas varbūt nav tik smuka, bet smuki un gudri runā. Jo tas tur, tur apakšā ir ļoti grūti, un tiesnesim tas nav viegls darbs, un katru reizi tev tās emocijas dažādākas ir tiesāt pirmo un pēdējo. Iedomājies, ja tev brauc pirmā kvalifikācija, vienalga, kas brauc labs vai slikts braucējs, tu taču nav īsti nekādas Nav ar ko salīdzināt. Nav ko salīdzināt, pret ko atdurties. Jā, un brauc pēdējais, un tu esi jau viss noskatījies, un tad jau tu esi baigais eksperts. Tā kā tas nav viegli, un tam visam vajag dot laiku, un ja tie tiesneši bieži mainās, tas arī, man liekas, pret to čempionātu kvalitāti arī bišķī tā kā zūd. Tad tu saki, labāk tiesneši ilgāk turēt tos pašus, Ir labi tiesneši, un pa viņiem vajag cīnīties, jā. Un pa viņiem vajag cīnīties. Bet ir tiesneši, kas ir krāni, un viņus reāli vajag izskaust. Man ir tādi pāris, kas man ļoti nepatīk. Es viņiem eju arī un vienkārši pasaku. Tu esi kādreiz dirsies ar tiesnešiem? Vispār, savas karjeras laikā? Un kāds noteikti tu nobrauc, tu redz, ka tev kaut kas nav, un tu... Acīm, tā kā viens ir emocijas, protams, uz emocijām tev vienmēr ir lielāka taisnība. Bet bieži vien, kad tās emocijas noplūk, ja tev joprojām ir taisnība, tad es vēl 2 tik vairāk uzcepies. Un es esmu gājis augšā un konkrēti ne jau tā, ka tur kāvies, bet pateicis, ko es par viņiem domāju un visu. Un man pat tagad beidzamo reizi, kad mēs bijām Spānijā, bija tāds... Tu 4. palīgi, ja? Jā, ir tāds Kalašs. Tas, kas viņš Ungārs vai kaut kāds, viņš ir diezgan arī, viņš drift masteros arī tiesāja tāds ar brillītēm bārdiņu. Un viņš ir super liels krāns. Tā kā es viņam nepatīku, un viņš man nepatīk. Tikai tas, ka viņš man nepatīk, tā kā, lielu lomu nespēlē. Bet pat cik viņš ir tiesnesis, un es viņam nepatīku, un es braucu. Tu jūti to uz rezultātiem? Varbūt, īsti nē, bet ir kaut kādas frāzes, ko viņš, piemēram, ko es esmu tajā drift vidē iekšā dzīvojot, tu visu laiku kaut kādas atskaņas, kā kaut ko dzird, kaut ko padot tālāk, tā netīrā mazā virtuve. Pieņemsim, bija 20, nezinu, bija Rīgā tas viens no FIA posmiem, kur mums super labi mašīnai starti sanāk. Un bija tāds posms, kur bija visi mēģināja startēt ātrāk pa mani. Tikai tāpēc, lai startā ieskrienu zonā nezaudētu uzrāvienā un lai, teiksim, iemetienā būtu kopā. Un visi startēja ātrāk. Un tagad mēs bijām Spānijā, un tagad bija kaut kas līdzīgs. Un tas Kalašs saka... Jā, es esmu redzējis, Kristapam tā patīk, kad iedegās zaļais pagaidīt. Jā. Saproti, un es
100% zinot, kad es nekad dzīvē iedegās zaļais un es braucu, es nekad neko neesmu tur skaitījis. Atvainojos, esmu skaitījis kaut kad 2007. gadā, kad bija tandēmi, kad pirmais aizbrauc, tu izskaitīji līdz 5, un tad tu kā otrais brauc, jo nedod Dievs jūs kopā aizbrauksiet. Bet zinot to, kad tu pēc labākās sirdsapziņas vienkārši vienmēr esi vienkārši atdevis maksimumu tik līdz zaļš, tu vienkārši esi startējis. Un tad šitās te tiesnesis tev pasaka, jā, Kristef, šitās te trikus taisi. Tad es pēc sacensības, protams, ne jau tur kaut kur vidū, viņš kaut kur gāja garām, tad es piegāju un es pateicu, ko viņš domā. Nu, ko es pa viņu domāju. Ko viņš atbildēja? Kad viņš tā nav domājis, kad viņš kaut ko ir pārpratis. Bet, protams, ka pēc tam vēl šums vēlāk pacēlās par to, kad, kā es varēju uzzināt to, ka viņš tā ir teicis. Kurš ir tas, kas ir to informāciju man tālāk padevis. Nu, tajā iekšēnē visā. Tas viņu vairāk uztrauc, nevis to, ka, jā, ka viņš kaut ko manī ir teicis. Tā kā. Un tā es viņam pateicu, vienkārši tu esi pilnīgākais sūda brālis, es tev vispār nerespektēju, tu man neesi draugs, tu vienkārši esi lohs un viss. Un tad viņš tur klausies, grib izrunāt, saka, man vispār nav ko ar tiem runāt. Un tā kā vispār, vienalga, ko tu teiksi, tam nav vispār nekāds nozīmes, viss punkts un āmen. Nu, labi, mēs redzam, ka ir, tātad, pirmkārt, tev ir jābūt čempionātā kaut kādā veidā draugam ar čempionātu, jābūt kaut kādiem labiem sponsoriem vai arī šaumenam baigam, lai tev tur mazliet pavilkt. Tā ir, mazliet jau kaut kā... Jānopelna savas tās stila ballītes. Jā. Tev ir jānopelna. Pirmkārt, tev ir jābrauc ilglaicīgi, tev ir jābūt, kā tu jau, viņi jau grib, lai tu tam čempionātā būtu kāda pievienotā vērtība. Ne jau, ka tu tur atbrauc... ar wildcardu, un tu tagad visus tur viņi... Labi, bet, pasties, piemēram... Bet mēs pa Kroģeru varam parunāt. Viņš pilnu sezonu brauc. Es skatījos kaut kādus viņu... Viņš brauc pilnu sezonu, bet viņš nobrauc tikai vienu kvalifikāciju no 6 vai cik tur tiem posmiem. Jā, bet bija kvalifikācijas, kur skatījos pēc cipariem, man likās, tur reāli viņam bija jābūt iekšā. Bet tas ir vairāks. Tas arī man tā ir bijis, ka tu nobrauc pirmo braucienu, tev iedod tur 80 balvas. Tu nobrauc otro, un tu reāli zini, ka tu sūdīgāk nobrauc. Tur netrāpīt, tur aizbrauc, tur kaut kāda saraustīšanās, un tu nobrauc malā, un tev ir 86. Jā. Un ir arī pilnīgi pretēji, ka tu nobrauc pirmo sūdīgu, un otru nobrauc daudz labāk, un tev iedod mazāk. Tā kā, tāpēc saku, tas ir tāds tiesāšanas, daisadošana, Jā. Tas, labi, prikoli ir gan čempionātos ar to visu, bet ar braucējiem arī. Protams, es tajā drift virtuvē tik ilgi jau esmu bijis, to visu filmējot, jau pats kaut ko esmu dzirdējis par to, bet par braucējiem kā tādiem, kad ir jau zināmi braucēji triki, tiešām tu tur teici kaut ko skaitu pie starta, bet ir arī to, ko jūs skatītāji neredz skatoties driftu, bet ka braucēji paši mēģina kaut kā, zinot tā čaļa stilu, mēģināt kaut kādas lietas darīt, lai maksimāli izčakarētu to braucienu. Tas joprojām notiek, ja? Tā. Visos jau sporta veidos kaut kādi tie mazie triki ir, Tas jau ņemot vērā, ka tu uz laiku nebrauc, kurš to, labi, varbūt tajā konkrētajā dienā tu tur būsi ar zvaigzni uz pieres un lielāks krāns nekā citi, bet paies gads vai 2, un uz rezultātiem skatoties, jo neviens to neatcerēsies. Tu būsi pirmais, un viņš būs otrais. Un neviens neatcerēsies, kas tur pa virtū bija, kādu triku uztaisīja vai nē. Tā kā, tā ir daļa no sporta veida, un ja tev liekas, ka tas tev palīdzēs uzvarēt, ir forši, vai tu iegūsi no tā kaut kādu, nezinu, skatītāju simpātiju vai respektu no cita braucēja, tas ir tā izvēle, no kādiem ieročiem tu karosi. Man bija īstenībā viens čalīts arī uzrakstījis par to, vai tev ir bijis, vai kādam drifta pilotam es kādreiz vēlējies iedot pa muti, jo mēs pa tiesnešiem runājam, bet, braucot, jums tur ir tomēr baigais kontakts visu laiku un viss noteikti. Tev ir bijis tā, ka tu nobrauc un tev reāli gribās aiziet pakauties ar to, vai rīktīgi, nezinu, pagrūstīties, vai asas vārdu pārmaiņas, vai kaut kas, tev ir bijis tāda konflikta situācija šajos daudzajos gados, kur tu esi gājis dažādos čempionātos. Jā, es esmu vairākas reizes gājis un lamājies. Un kāpēc? Ļausties. Un kādas ir tās? Tāpēc, ka tevī kaut kur ietriecās.
Bez prikola vai? Kā, tu nezinu, uz emocijām, vai tu ej uz labu rezultātu, tev liekas, ka tev viss ļoti labi sanāk, vai tev ir ļoti svarīga sacensība, un kāds tev vienkārši tur pēdējā brīdī izsit ārā, vai arī kaut vai tas Asbo gadījums fucking pusī. Samontētais fucking pusī, teiksim tā. Un pēc tās sacensības viņš Longbeachā pie manī pienāca un ķipa, sorry, ka tur tā sanāca, jā, un tur mesaps, kā tiesneši lēma, Es saku, ok, vienkārši, un tieši tā bija tas pirmais gads, ka viņa to Korolu brauc. Un tā Karola likās, kas pasties, reku visas sporta mašīnas, kas tā pa Karolu. Es teicu, saku, tu var savu miskastu mašīnu vienkārši var tiet 3 mājas tālāk. It's your car is piece of shit. Tā es viņam pateicu. Look at it. Family van. Bet, es esmu... Bet es tagad tā mēģināju, kamēr tu uzdevu jautājumu, atcerēties, vai es tā ar kontaktu esmu kaut kur gājis, ka es būtu kādu grūdis vai līdz tam īsti laikam nē. Tikai tāds verbāls uzbrukums. Jeff Jonesam es Amerikā arī iegāju viņa teltī, jo tas bija tieši beidzamais brauciens pirms sāksies tandēmi. Un viņš man tur durvīs iestādīja. Tad es gāju uz viņa telti, jā. Tad ar Asbo kaut kādas vārdu apmaiņas sasākas man ir bijušas. Bet jūs Asbo šobrīd jums normāls attiecības? Nē, ļoti labs attiecības. Tur kaut ko viņam vajag uzrakst, ja man kaut ko vajag, es viņam uzrakstu, tad tas ļoti labs attiecības. Īstenībā es pat kaut kad par to domāju, es esmu viņam daudz nesmukākas lietas pateicis, nekā viņš man. Viņš man vispār, viņš ir ļoti tāds polite, tāds super, jā, un es domāju, pēc tā visa, ko varbūt es viņam esmu pateicis, zin kā tu vēl tagad tik labi angliski nerunā un nezinu tik daudz tos vārdus tajos pirmajos gados, kad mēs aizbraucām, tu jau diezgan un vēl tajā brutālajā Austrum Eiropas akcentā, tu jau tiešām pēc killeri izklausies, un tad es tieši domāju, kad tad bija tie kaut kādi Gātebils gadi, kad mēs pieteicāmies Gātebilu, un ka viņš ar īpašnieku sarunāja, īpašnieks mūs apmaksāja dzīvokli, tur vispār labāko vietu iedeva, tur neprasīja nekādas taks un vēl kaut ko. Un es tieši domāju, tā ir ķipa tā kā tāds atbildes gājiens par to, kad es viņu tur pa fucking pusī un pa miskastas mašīnu nosaucu. Jā, bet īsumā tajā pirmā gadā uz to Karolu pasīties vispār nevarēja. Nevarēja saprast, kā var. Kā tā var būt, ka viņi iet Sanslidē. Bet viņi joprojām brauc. Viņi brauc tagad, bet tagad viņi izsās labāk nekā tad. Vai arī ir pierasts, viņiem liekas kits savādāk. Nē, tas bija savādāk. Viņš ar Sionu brauc. Nē, tā bija Karola, man liekas, ne? Ne, jebkurā gadījumā. Tagad tas bija tas Sions viņam tas bija. Okay. Tas bija tas kroplīgais. Jā, tas tiešām izties daudz. Kaut kas tur jocīgs bija. Bet nē, tā līdz Mahačam nav bijis, nē. Bet, kur runājot par visām šitām konfliktiem, man viens tāds labs jautājums ir, kurš ir bijis tavs tāds lielākais trieciens par tavu ego tavā karjerā? Kad, un ko tas tev ir varbūt mainījis kaut kā tālāk? Kaut kāds tieši, trieciens pa ego. Tu vari kaut kādu tādu, tev nāk kaut kas atmiņā tāds, kad, izsit ārā pilnīgi, bet es tev pēc tam iedodu kaut kādu. Baigi jāpadomā. Tā baigi īsti ne. Noteikti kaut kāds acīm redzams zaudējums pret to, kas... tāds, nezinu, laikam beidzamais, kas manī konkrēti izšāva ārā, bija, kad pagājuši gadu, kad mēs bijām, aizpagājuši gadu, jau liekas, viss tik sen vai tik nesen, 23. gadā, kad mēs braucām pussezonu Formula D, kad mēs aizbraucām, bija laikam posms Jūtā, jā, un kad pirmajā dienā brauc Pro Ams, tā kā Pro 2,
Un otrajā dienā brauc pro. Un pro-am sacensībā ir pirmais līkums. Pirmā mašīna uzsit pa pilonu. Un tas pilons iestādīts tādā tā kā betona atsvarā. Nu, kaut kādā ļoti stipra materiāla. Un viņš uzsit pa to pilonu, paceļ to betonu augšā un attiecīgi nākamais, kā nāk, čeiskārs, tā hops pa to betonu iemauc. Pro-amā mauc viss, sestdienas tiesneša lēmums, kad pirmais uzbrauc virsū, pacēl betonu, otrais pārsit radiatoru, līdz ar to pirmiem zauda. Nākamā diena, top 32, Čalis brauc pa priekšu, uzsit pa pilonu, paceļ to betonu augšā, tas betons ieiet iekšā man buferī, buferi vēl tur puses stūri norāva, pārsita man stūris stienim trubiņu, man vispār beidzās stūris pastiprinātājs. Visas uz otro braucienu nevar izbraukt ārā, es esmu zaudējis. Tā kā man salūza mašīna. Es aizēju pie tiesnešiem, es saku, kur ir atkārtojums, video acīm redzam, kas ir noticis vakardien, tieši tāds pats keiss jums bija. Jums bija pretstatā pilnīgi lēmums vai kas. Tas dalībnieku tiesnesis sazinās ar tā kā torni galveno un izstāst viņam to situāciju. Un no torņa tāds atbild tāda, kā mēs varam zināt, ka viņam tā stūri neticēja jau uz starta. Tā kā vienkārši tā kulturāli tev vienkārši dirst pasūta. Un tu saproti, ka es stāvu pie viņas, saku, jūs nopietni, ja? Jūs nopietni, es saku, es esmu atlidojis 30 stundas līdz Floridai. Pēc tam es esmu 40 stundas braucis pāri visai Amerikai. Es esmu izpisies vienkārši līdz Ručkai. Un tagad tu man stāsti to, ka man kaut kas tur tecēja, tas ir tas jūsu atbilde. Normāli jūs vispār esat. Un es vienkārši parādīju vidējo pirkstu un izgāju no tās tiesnešu mājas ārā vienkārši. Visu to stafu FD es vienkārši pasūtīju 3 mājas tālāk. Tā kā tas ir, viņi jau zina, manu to temperamentu un tā tālāk, kad es tā varu pat, tā arī viņi man pieņem, tas viņiem savā laikā arī bija kā pievienoto vērtību, jo šovu taisīja. Es priekš viņiem to šovu taisīju. Tā kā, cik ļoti viņi mani respektē, kad es varu iet un FD visiem tiesnešiem un stafam vienkārši video pirkstu parādīt un pateikt, tas ir sviests, un viss, un tā arī tas palika, un tas lēmums netika mainīts. Cepiens bija liels, škrobe liela, iedomājas viss, kas tur līdzekļi un laiks un enerģija ieguldīt, un vienkārši. Vakar bija šitā, šodien tā. Nav jau problēmas, es saku, kad jūs jau varat uztaisīt mani pa vainīgu, bet uztaisiet mani pa vainīgu nākamajā posmā. Jūs nevarat tā kā vakar bija tā un šodien tā, viena weekenda ietvaros noteikums mainīt. Ja mēs spēlējam pēc vieniem noteikumiem, weekendā tas spēlējam, tad uztaisiet biļeteni uz nākamo posmu, ka būs tā. Tu vispār skatoties driftu kā tādu un braucot tik ilgi, tev ir kaut kādas lietas, kas tev liekas, ko noteikumos riktīgi vajadzētu pamainīt? Viņas visu laiku mainās. Viņi arī mainās, jā? Viņas visu laiku mainās, un tie keisi bijuši ļoti daudz, es nezinu, kaut kādas 2 vai 3 vienmēr, ko es varu pateikt, kas ir FD noteikumos mainījies, un tas ir mainījies pēc keisa, kāds man ir bijis. Kā piemērs kaut kāda nestandarta situācija, un pēc tam to nestandarta situāciju pārvērš, papildina kaut kāds noteikumus. Un tā kā, tu jau nevar paredzēt visu, kas notiks, un joprojām tas tā ir. Nedomājies visu to sīkumos aprakstīt, tas taču ir vienkārši nereāli aizdomāties līdz tam visam. Tas ir vienkārši ārprāts. Bet tādos lielos noteikumos tev ir kaut kas, kas tev liekas, ka tā nevajadzētu tiesāt vispār? Vai tu vispār Madmaik to sistēmu atbalsti, kad viss ir tikai GPS? Jo Driftmasterijos vienu brīdi arī varēja forši strīmos redzēt leņķu un visu, bet to viņi visi izvāc ārā. Es nezinu, kāpēc. Bet, tāpēc, ka tas tādu maldīgu priekšstatu rada par rezultātiem. Jā, jo kāpēc viņiem bija labāks leņķis tur un kāpēc rezultāts sliktāks? Jā, viņi, ja to visu visai fanu bāzē rādīs un, iedomājies, tur sāksies kaut kāda revolūcija pret tiem 3 tiesnešiem, tad viņi sāks banot un tas noteikti nebūs pa labi visam čempionātam. Bet ja vispār tikai komps
paskatītos, ko Madmaiks uztaisīja. Viņam viņš čempionātu savu kaut kādu, savus gongas taisīja. Tas driftbash kaut kāds, kas viņam tur ir. Nu, viņš, man liekas, pirmais, kas kaut kādu tādu sistēmu ievies. Kaut kāds atsevišķus elementus, jā, bet ne pilnībā. Tāpēc, ka to stili jau viņš līdz galam nevar agresīvitāti. Tur ir, agrāk bija, man liekas, Japānā tas DOS tāds, un tad viņi bija iemācījušies, kā viņi apmānīt, kā dabūt 105% ārā no tā vērķa. Viņi bija iemācījušies. Tā kā ir kaut kādas lietas noteikti jā, bet noteikti ne visu tas nav iespējams. Nē. Mākslīgais intelekts varbūt. Varbūt, jā, viņš varbūt bišķi pieliks. Un, ko tu būtu vispār savā karjerā izdarījis, ja tu tā kā nebūtu driftā aizgājis? Nu, pieņemsim, tu no rīta pamosties un drifts vispār neeksistē tāds. Nu, tā kā, ko tu darītu vispār? Kas tev licies? Tu šosejā būtu aizgājis vai rallijā? Es nezinu. Tev ir... Es kādreiz domāju, ja tu, nebūtu bijis drifts, tad... Nē, driftā es nonācu tikai tāpēc, ka es biju autošosejā. Jā, un tad tu būtu palicis autošosejā? Ar mašīnām es sāku braukt tikai tāpēc, kad es satiku Hari. Tad, kad es satiku Hari, es spēlēju basketbolu vidusskolā. Hāris tev ievilka visā šajā tajā. Viņš man ievilka mašīnās. Jā, labi, tās mašīnas vienmēr man ir patikušas. Es laiku tur Fātrītim, kad 90. gados viņš pa autoelektriķi strādāja, un viņam, tā kā pirmās mašīnas 90. gados visādi Opeļi un Eskorti un visādas parādījās, tad modē bija baigi tos slepenos slēdžus slikt, jo visiem jau likās, ka visu nozaks visiem. Tā arī bija. Un pašam vairākas mašīnas ir nozagtas tajos laikos. Un tad es Fātrī, kaut kur vecāki brauc, kaut kur ciemos pie saviem draugiem vai vēl kaut kur, un tad es laiku meklēju tās atslēgas, kur viņš nolicis tam klientu mašīnām atslēgas, un tad es 13-14 gadīgs čalis ņēmu tās mašīnas un braucu tur. Bija tur tāds viens ādažos vieta, kur es braucu un lauzu viņas. Man ir viens no fani jautājumiem, kur prasīja, ka viens grib dzirdēt vienu ādažu stāstu. Kad reāli tieši pa ādažiem gāja runa. Ādažu stāstu. Jā, ir labs viens stāsts. Davai! Ir viens labs stāsts. Ir 99. gads, 1999. gads. Es esmu atbraucis, es esmu bijis Amerikā vasarā, strādājis McDonaldā virtuvē un nopelnījis naudu un nopircis 325. BMW. Un no rīta es atbraucu atpakaļ, es mācos universitātē, un no rīta jābrauc ir uz universitāti. Un ir ziema, un mums ādažos mājā ir, tā kā tu brauc ārā no sētas, tu tādā kalniņā viegli jābrauc ārā. Un es neatceros, vai tur nebija maize, vai kaut kāds piens nebija, vai kas, un Fātrīts no rīta ar savu Volkswagen Passatu aizbrauc uz veikalu, un pēc kaut ko tur nopirkt traļā, un vecākais bračs, ka tur kaut ko nevar sataisīties, kaut kāds baigais kipišs tur mājās, tur bļaustīšanās, tur viss tur, davai fiksi, lecam mašīnā, nesamies. Tur tēti negaidīsiet, tur atvedīs, nav laika vispār. Traļā, es iekāpu tajā mašīnā, ziema, protams, viss ir notīri priekšējo logu, viss tur ir aizsnidzis, aizsalis. Tu jau esi katru dienu vienkārši mauc ārā, tu jau tur ar aizvērtām acīm vienkārši zini, kurā brīdī stūri jāpagriež un viss. Un es tagad pilnā hodā vienkārši eju atpakaļ gaitā ārā, un tajā brīdī Fātrīts brauc no tā veikala atpakaļ. Un brauc pa to kalniņu lejā, un viņš skatās, kad es pilnā hodā nāku ārā. Viņš jau apstājās, ko viņš jau tur, kamēr viņš atpakaļ gaitā ieliks, kamēr viņš tur kaut kur pagriezīs kaut ko. Un es kā nāku tā taisnā ar savu aizmuguru, viņa purnā vienkārši pie pašas mājas kalniņā. Lupatās, visi viņam purns lupatās, man aizmuguru lupatās, visi stūris. Un viņš bija ļoti dosmīgs. Viņš bija šokā pilnīgā. Mēs tur policijas augsim vai ko. Uz universitāti jāskrien, jau laika. Pastījāmies viens zot tā, viss kārtībā un viss. Un tā arī aizmaut uz universitāti to stūri vienkārši lupatās, visi iedirgāti, jā. Dārgs remonts Passātam bija? Viņš neatcerās. Tas Passāts vispār nabaks, tas vispār Passāts. Es ar Hari iepazinos, mēs tev Passātu Fātrim vienreiz nozagām.
Nozagām, nevis nozagām, bet tur vispār. Šitas, man liekas, vēl labāks stāsts. Šitas vēl labāks stāsts. Fātrim tāds pasāds bija. Tas pats vai cits? Tas pats, jā. Tas ir vienīgais. Nav bijis cits. 2-litrīgais 5 cilindru. Viņam tā baigā tāda interesanta skaņa. 115 zirgi tajā laikā, vispār lidojušā raķeta. Un viņš bija iedevis viņa kaimiņam. Kaimiņam bija kaut kāds jābrauc pie radiniekiem uz kāzām. Viņam bija Moskvičs, tur kaimiņam pasāts, un, protams, ka uz kāzām, zin kā, pasāt visu. Un atbrauc tas kaimiņš atpakaļ no kāzām, iebrauc savā sētā. Ok, labi, es kaut ko ņemamies, kaut ko skatāmies tā, atpakaļ pasāts ir pie kaimiņa. Vai aiziem pie kaimiņa, Fāters man neko nesaka, saka, aizēja pie kaimiņa, saka, man teica atsūtīja mašīnu paņemt. Kaimiņš iedo atslēgumu, es to pasātu, hops, harim tiesības. Kaut ko mums vajadzēja uz saukrastiem aizbraukt. Raču lupatās griežam to pasātu, cik vienkārši iet tas viss tahometrs līdz galam, aizbraucam līdz tiem saukrastiem kaut kas, braucam iekšā, kaut kur apstājamies kaut kas. Es saku, kaut kādā jocīgā skaņa, šitā nav jāskan. Kaut kas nav, raču mēs, nokauši, motori esam viņam. Karieši klans, jā, tur viss. Kaut kāds šāls tur beidzās. Tad mēs sarunājām, kas viņu atvelka atpakaļ līdz ādažiem mūs. Atvilka atpakaļ, atkabinājām kaut kādas 10 metrus pirms mājām un iestūmām, ielicām iekšā un pa to kalniņu, pa to pašu kalniņu vienkārši hops ieripojam sētā, Fāters kaut ko zāli pļauj, visi ieripojam sētā, visi ķipa. Visi izkāpšam ārā, aizējam prom. Fāters atnāk pēc tam, nezinu, vakarā vai nākamajā dienā šķiļ, tak. Šāls viss klavē, viņš iet pie kaimiņa. Tipa, kā es tev iedevu mašīnu, kad man tu esi salauzis visu. Un pēc tam es 3 dienas dzīvoju vēl pie nākamā kaimiņa, jo Fāters gribēja vienkārši man tā pa muti sadot, ka es šidā izdarīju viņu mašīnu. Un jā. Tad 3 dienas bija... Lupatās, jā, un tad es atceros, ka Fāters tās šāls mainīja. Viņš saka, nāc šup, paskaties, rekurē. Bet, ja tā tagad tā loģiski to visu patina atpakaļ, tad vienkārši vecais, un viņš bija droši vien tik daudz nobraukts, kad vienkārši viņš tur bija mierīgi braucot, varbūt būtu kādu laiku braucis, bet iedot čībāt, tas būtu jebkam noticis. Jā. Vienkārši mums vajadzēja paņemt un vienkārši to notikt. Bet, protams, kad viss tā situācija bija tāda trikīga, kad mēs nevienam neko nevarējām pateikt. Mēs bijām bez atļaujas paņēmuši, nokāvuši un tad ieripinājuši sētā un pazuduši. Jo tu esi sīkais tā nobijies, ka tu tagad nezinu, pa kur galvu, kur aus tev noraus. Tas ir vēl ļoti dārgi un tas viss ir vēl jāsatais. Jā. Sveiciens Harim. Man ir īstenībā viens tās baigais jautājums, tur bišķi citā tēma ir, bet kā tu sajūties vispār, tu vari tagad noraksturot, varbūt, tu saprati, ka tev vienā brīdī kad tu sāk izšaut, kad sāk sajiet tas driftiņš, kad jūs sāk jau ņemt tās pirmās vietas un tu kļuvi jau tāds arī pēc tam starptautiski izbraucot, tu biji, man liekas, tas atpazīstamākais starptautisks drifters, kas mums ir šobrīd un vispār, tā kā izgājuši uz lielās skatuves un kādas tev tās, vienkārši iekšējās tās bija kaut kāds, vai tu visu laiku tā kā gāji uz maksimumu, kaut ko vēl, vai tu tā kā, kāds bija tas tās emocijas, kas sāk sajiet tas viss, kad reku tas, tu tā kā, ne bez upuriem arī tas viss pasākums, protams, tas bija normāli, man liekas, arī tomēr tāpat ģimene noteikti ciet ar to visu pasākumu, bet kā tev pašam to likās, bija, ja tu kaut ko mainītu tajā visā tagad, vēlreiz tu atskaties. Jo mēs jau šo podcastu varam drīz nosaukt kā 20 gadu driftā, jo, tomēr tev tā bagāža nenormālākā, tā, ka ko es mainītu? Varbūt mainīt, jā. Jā, droši vien, kad ātrāk sāktu to visu darīt un ātrāk noteikti vienīgais, droši vien, ko es mainītu, nezinu, vai tas būtu labāk bijis. Noteikti tas būtu kardināli savādāk un iespējams mēs te nesēdētu. Tas tā būtu bijis, ja mēs būtu ar Hari aizbraukuši ātrāk uz Ameriku. Tad tas, kas saistīts ar driftu.
Respektīvi, ja mēs būtu ātrāk, tas drifts būtu attīstījies, varbūt Eiropā vai Latvijā ātrāk, un mēs būtu ātrāk kaut kā tajā Amerikā nokļuvuši, pirms mēs nebijām apprecējušies, jo man liekas, mēs aizbraucām 15. gadā, un es 13. gadā apprecējos, jau bija pirmais bērns, jau bija piedzimis Harim, man liekas, 16. jā. Nu, respektīvi, mēs jau bijām tādi tā kā savā ziņā sašņorēti. Visi mēs, ja mēs kaut kad runājam, ja mēs būtu bijuši jaunāki, neprecējušies, aizbraukuši, ļoti liela reāla iespēja, ka mēs būtu palikuši tur. Nu, jo tu neesi piesiets vispār ne pie kā, ņemot vērā, kad es vēl tajos 18, 20, 19, 20 gados vēl pa tām vasarām braucu uz Ameriku, tur strādāju, nu, kad man vispār tā Amerika tajā laikā nenormāli patika, jo tad jau bija vīzes vajadzīgas, un es tur caur paziņām biju skautu un gaida salidojuma izsaukumu no Ņujorkas latviešu draudzes dabūjis, ka man iedeva vīzu uz 10 gadiem. Un tas tajā laikā bija diplomātiem apmēram tādas lietas deva. Un man tā Amerika visu laiku tā kā saistīta. Tā kā mēs būtu aizbraukuši, domāju, mēs tur būtu palikuši un būtu tagad apmēram tā kā kaut kāds Odijs, kas sev uzskata par lietuvietu, bet visu dzīvu bez mazai dzīvo un viss jau saistīts ar Ameriku. Viņš te tikai savs bizīts arī un viss pārējais Amerikā. Es domāju, ka mēs tur būtu iedzīvojušies. Jā, tā kā tad tie visi bija pirmsākumi, ka visi Forsbergi, Gitini, tur arī visi tur kā grāsrūti mauc pār tai Amerikai pēdējiem dolāriem kabatā. Tā mēs tur pat arī būtu kaut kā bomžojušies un tajā kultūrā kaut kur trāpījuši iekšā. Jā. Tas droši vien, vai tas būtu labāk nekā tagad, es nezinu. Es domāju, ka nē. Man pilnībā apmierina tas, kur mēs esam, jo kaut kā es esmu, lai gan es neesmu baigais Latvijas patriots, bet es esmu laikam zemes patriots, tur, kur, nu, tā kā, kur ir manas saknes, tur arī man tā kā jāpaliek, un te arī man te pieder, jo, lai kur es būtu bijis un cik ilgi dzīvojis, es nekad neesmu sajūties, kad es esmu piederīgs tai sabiedrībai vai tai valstī vai zemē. Vienmēr ir tev vilcis atpakaļ. Tāpēc man liekas, ka laikam neko. Nē, tā kā ir, tā ir labi. Vienmēr var būt labāk, bet slikti noteikti nav. Es domāju, šīs skaistās nots mēs varētu šodien arī beigt. Un vienīgais, ko es gribu piemetināt klāt, ir tas, ka visiem ir jānāk tev atbalstīt maratonā, kas ir... Vēl var paspēt pieteikties. Vēl var pieteikties? Jā, jo nav jau obligāti jāskrien 42, 21, ir 5 km distance, ir 10 km distance, ir arī galā dienu iepriekš 17. maijā ir arī bērnu maratons. Tā kā droši nākiet ar ģimeni izklaidēties. Tad 17. 18. maijs. Jā, tas būs. Un 18. maijā, kur tur vislabāk būtu cilvēkiem, tev... Krasmalā, man liekas, ir starts un arī finišs, un tie, kas ir benzīna gals, jo maratons, man liekas, ap 12.1 beidzās, tie, kuriem vēl pēc tam gribās benzīnas maciņu pavostīt visus biķerniekiem uz sezonas atklāšanu driftā, kur būs super lielā, interesantā konfigurācija, un es ceru, ka es... arī nonākšu līdz tam startam, un tad redzēs, cik man tās kājas atsaucīgas būs. Tas īstenībā manī, jo šobrīd skrienot tos garos gabalus, man sāp kājas. Jā. Tā kā noskrienot to pusmaratonu distanci, es nezinu, vai es vispār varēšu tiem pedāļiem līdz tikt. Nu, moši Harim jābrauc, es domāju, viņš jau arī varētu. Nu, mēs jau Hari iesaidināt. Es domāju, viņš tagad skatās, viņš saka, jā, īstenībā viņš to varētu paņemt. Haris visi mocīti. Jā. Un īstenībā vēl viena foršā lieta. Tev ir krekls līdzi, ne? Jā, man vispār ir pilns maizes, bet to mēs, es vispār braucu pie tiem bez dāvanām nebraucu. Jā. Tad es vienmēr, tā ir lieliski iespēja no kaut kā veca tikt vaļā, ko var pakarināt, nezinu, tur, kas ir varbūt nelietojams, bet kā relikvija, bet mums ir arī kaut kādas lietas, kas ir nelietotas. Jā. Mēs īstenībā varētu arī uztaisīt nākotnē paņemt kaut ko no Mārtiņa Seska un uztaisīt kaut kādu labdarības streamu. Īstenībā varētu labdarībai kaut ko foršu uztaisīt. Ja tev iekrājās lietas. Mēs varam. Un mēs to varētu arī... Viktorijā.
Viktorijā, jā. Mēs varam vispār uztaisīt podkastus, vakarus, labdarības, izdarīt kastītes, online. Gan pareizi, gan arī forši kaut ko forši izdarīt. Bet es gribētu vienu lietu uzdāvināt kādam komentāru autoram, kas seko šim te kanālam. Varbūt tu no savas vācu līdz vienu lietu vari izlikt, ko mēs aizsūtīsim. Man liekas, visneitrālāk varētu būt un liederīgāk. Tur ir divas HGK cepures. Okay. Pirmkārt, viņas ir nelietotas, otrkārt cepuri. Mēs viņas redzēt varam vai nevaram? Jā, vēl cārā. Viena tāda. Okay. Viena tāda, kāda man galvā, un otra tāda, kāda man nav galvā. Kas ir loģiski, vai ne? Tātad mums ir divas HGK cepurītes, dāmas un kungi. Pilnīgi jaunas. Jā, un vasar nāk. Un tā kā... Tagad, kad jūs skatāties šo, noteikti ļoti nāk. Uz aci. Un tad redzat ļoti, ļoti smukas cepurītes, kuras jūs varat arī HGK shopā tikt, vai ne? Vai jums nav? Var tikt, jā. Var. Par ziedojumiem var dabūt tādu, jā. Un viss, kas jums ir jāizdara, tev ir kāds idejas. Man ideja bija tāda, ka viņiem jāraksta kaut kas forši, ko mēs varētu kopā uzfilmēt šogad. Tavu taču, vai kaut ko, vai kaut ko savādāk uzjautāsim. Tās tavas cepurītes, tev ir galvārds, ko cilvēkiem jāiekomentē. Tas varbūt kaut kas cits. Sen nekas nav filmēts, es nezinu, droši vien varbūt, jā. Ko mēs varbūt... Es nezinu, ir viena lieta, ko mēs filmēsim, bet vai mēs iztaisīsimies kaut ko citu izdarīt, tas nav teikts, bet kas būtu tas, ko mēs varētu iedot cilvēkiem, kas viņiem ir jāieraksta? Ko mēs varētu izdarīt sabiedrības vai nākamās paaudzes labā? Ko mēs varētu izdarīt kopā sabiedrības... vai paaudzes, jaunā paudze, vai seniori. Kaut ko forši izdarīt. Ko mēs forši varētu kopā izdarīt? Kaut ko jāpriekš sabiedrības. Jā? Tā tu vecāks paliec, jo tu vairāk tā kā gribi kaut ko atstāt. Un tu to saki un pat nekandidē pašvaldību vēlēšanās. Tas arī vispār ir šogad būs, jā. Jā, tu līdās arī. Jā. Bet es jau zinu, tad jau man jāmaina, tad jau man pieraksts jāmaina, tad jau. Jā, priekulē. Tad jau baigi grūti izkonkrēt. Liepājā būs grūti, jā. Kā domā, Mārtiņš kandidēs kādreiz? Tev aizies dinastijā? Es domāju, kad gan jau. Es nezinu īsti. Varbūt arī nē. Ja es gribētu, ņemot tas, ko mēs darām YouTube, ja man piedāvātu, es noteikti gribētu satiksmes nozarē. Jā, un es sāktu ar autoskolām. Es viņas vienkārši, es tādu revīziju uztaisīju. Ko tu uztaisīji? Es visus šitos instruktorus paņemtu priekšā. Jā. Tu kā, paskaties, ja man būtu, tas ir mans subjektīvais viedoklis. Pirmkārt, 50% cilvēkiem atņemt tiesības. Okay. Man arī nebūtu sastrēgumu. Pagā, kur ir? Es esmu tajā kategorijā, vai ne? Tas jāārprāts. Viss problēmas ar šitiem te lēnajiem braucieniem? Avārijām, lēnajiem, ātriem braucieniem, tie, kas nemāk satiksmē iebraukt, tie, kas krustojumā iebrauc, vai tie, kas nemāk iebraukt, tie, kas apstājas krustojumā, tie, kas apļos nemāk iebraukt, tie, kas no apļiem nemāk izbraukt. Skaidrs, jā. Tā visa ir autoskolas problēma. Un, ja tu paskaties uz mācību mašīnām, jebkurš tagad tie, kas mūs klausās, jūs brauciet garām mācību mašīnai, ja? Students, pirmkārt, sāksim ar to, kad vajadzētu visiem iemācīt pareizi sēdēt pie stūres. Nevis tā, kā tev ir ērti, bet tā, kā ir jāsēž pareizi. Tas ir viens. Otrs, piemēram, ja tev ir treneris boksā, es nezinu, vai daislidošanā, vai jebkur, cik emocionāli viņš pret savējo mācekli attiecās, kā viņš viņu māca, cik viņš ļoti iekšā, cik viņš ļoti pārdzīvo. Tie perdeļi vienkārši, viņi ir nolaiduši tos krēslus līdz zemei, viņš skatās, tur, es nezinu, lasa grāmatu, viņš tā kā dīvānā guļ, tur braucam tur uz Mūksalas ielu, tur kaut ko vispār, tur lēnām uzmanīgi pa pirmo joslu, tagad 3 apļus apkārt, tur vienkārši, tur davai. Un šitāds idiots pēc tam palaiž uz ielas ārā. Tas ir vienkārši vaiprāts. Es redzu, ka tev bija šitā lieta ir... Konkrēti, es nevaru katru dienu braukt un es vienkārši skatos, kur tāds idiots var būt vienkārši ārprāts, kur jūs rodaties vienkārši. Tas ir pilnīgs vaiprāts. Tā kā es sāktu ar autoskolām, jo
Moški tev tur ir viss jāiet. tā Jā, problēma. moški jāiet ir. Bet tad tas ir valdībā jāiet. Tev jau pašvaldībā tu tur baigi nekādas reformas neuztaisīs. Es droši vien neiešu. Es palikšu tur, kur es esmu. Tāpēc, kad es nevaru. Bet tu vari kā konsultants iet, tad tev var paņemt pēc tam, ne? Nezinu, man amatpersonas un ierēģi, tā ir Nebūs. vienkārši tāda vispār, tāda parazīta vispār suga vienkārši ārprāt. Tad, jā. Es palieku tur, kur es esmu. Jā, mēs paliekam. Un lai tie lielie nodokļu maksātāji paliek. Zini, kas trakākais ir amatpersona vai ierēdnis? Es esmu vistrakākais kvots, ko es esmu dzirdējis no viņiem, ka viņš pasaka, es vismaz atšķirībā no tevīm visus nodokļus maksāju. Cūk, ne? Pa kādu naudu tu maksā tos visus nodokļus? Tā kā darīsim kaut ko sabiedrības labā. Jā, rakstiet komentāru. Labā. To, ko ierēģi nevar izdarīt, to izdarīsim. Jā, mēs. un tāpēc tev jāraksta komentārs, ko mēs varētu izdarīt sabiedrības labā. Un vienu komentāru autoru izvēlēšos es, vienu Kristaps, un mēs paziņosim to noteikti Instagramā, un es pēc tam aizsūtīšu pa pastiņu jums. Un jā, Kristap, vēlreiz mega paldies, lai tev tajā maratonā viss sanāk, ritīgi forši, es turēšu īkšķi par tevīm, lai tu pēc tam arī tačkā var iekāpt un cilvēki biķeniekos dzird to tavu Eurofighter tādā skaņā, kā ir jādzird. Vēlreiz paldies visiem skatītājiem, kas ne tikai skatās vai klausās mūsu Spotifyā, bet arī piesako šim YouTube kanālam, kas man tiešām ļoti daudz nozīmē. Es saprotu, ka mēs neesam spicākais YouTube kanāls Latvijā, bet mēs cenšamies tur brīvajā laikā kaut ko uztaisīt, tāpēc arī īstenībā būtu baigi forši dzirdēt, ko jūs gribētu nākamo šeit redzēt, un es gribētu apsolīt to, ka mēs ar Kristapu uztaisīsim laivu, kur jūs dzīvējā varēsiet pievienoties. Iespējams, mēs tiešām aiziesim, vai ne? Uztaisīsim dzīvējā. Tas ir viens, jā, un otrs, atceries, mums ir joprojām nerealizēta ideja, un man liekas, ka tas varētu būt labs iemesls un tēma, ka mēs beidzot varētu kādam no FD posmiem live stream dokumentēt. Un tas būtu gan. Jā. Tas tā kā būtu 3-1. Jā. Oi, tas būtu. Triloģija. Un tad mēs varētu saņemt komplimentus par to, ka kāds no Rīgas līdz Spānijai aizbrauc tikai podcastu klausoties. Jā, tieši tā. Tā kā mums ir idejas, centīsimies jāskatās, ko jūs gribat redzēt. Un, jā, mega paldies vēlreiz, lai viss izdodās. Noteikti ejiet Kristapu sagaidat tajā maratonā un dodat viņam 5, ka viņš skrien garām. Ieliekat Instagramā, ietegojat, es gribu redzēt, kā viņš tur skrien no visām vietām. Es tā kā vecīt visu cieņu, ka tu pieņēmi šo izaicinājumu. Ieteikums no profesionāļiem ir labi jāizskatās startā un finišā. Pa vidu, vienalga. Jā. Nevienam neinteresē. Jā. Pa vidu, galvenais ir līdz galam. Tieši tā. Tad, līdz galam. Paldies, ka skatījies. Tiekamies kādā citā podkastā. Čau! Tā.